Sveicināti esošie un topošie kolēģi. Tā tad es pastāstīšu par pētījumu, kurš ir veikts faktiski 2 gadus. Tas ir saistīts ar dzīvnieku ģenētisko resursu izpēti, jo joprojām ir svarīgi dzīvnieku ģenētisko resursu daudzveidības saglabāšana, un būtībā jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ FAO publicēja vadlīnijas, kā arī vietējo šķirņu dzīvnieki būtu svarīgi veikt molekulāru ģenētisko izpēti, lai konstatētu, vai mēs nesaglabājam savās populācijās kaut ko nevēlamu. Un tādēļ arī šī pētījuma mērķis bija veikt Latvijas brūnās vecā tipa šķirnes un Latvijas zilās šķirnes govju un buļļu bioloģiskā materiāla izpēti, nosakot recesīvo mutantu allēļu sastopamību, kā arī vērtējot vēl citas pazīmes, kuras dzīvniekiem ir svarīgas. Šodien es jums pastāstīšu vēl par piena proteīnu gēniem, beta-kazīnu, kapakazīnu un beta-laktoglobulīnu. Tātad ievākti bioloģiskā materiāla paraugi 216 kopā, gan no govīm, gan no buļļiem. Govīm tika ievākti matu paraugi, bet buļļiem bioprodukts. Un šis te materiāls vienā gadā mēs 100 paraugus ievācām, šogad mazliet vairāk. Un šis materiāls tika nosūtīts uz Skotiju, kur tika analizēts Neogen komerciālajā laboratorijā, izmantojot viena nukleotīda polimorfisma mikroshēmas. Atbildes saņēmām par 209 dzīvnieku genotipiem, jo daži, diemžēl, acīm redzot, nebija kvalitatīvi šie paraugi ievākti vai kādi citi iemesli, bet dažiem dzīvniekiem nesaņēmām atbildes par viņu genotipiem. Tātad kopā izanalizēt 96 vecā tipa brūnās govis un 20 buļļi vecā tipa un 75 Latvijas zilās šķirnes govis un 18 buļļu genotipi. Un vispirms par rezultātu, tātad rezultāti vispirms par recesīvo allēļu sastopamību, kas faktiski ir ļoti svarīgi, lai vietējo šķirņu populācijās nebūtu kādas nevēlamas allēles. Un rezultāti liecināja, ka brūnās vecā tipa šķirnes govīm un buļļiem nav letālas allēles, nav tādas nevēlamas allēles, kas izraisītu vai pēcnācēju mirstību embrionālās attīstības laikā vai arī pēc dzimšanas. Turpretī Latvijas zilās šķirnes govju paraugos 6 govis un 1 bullis bija recesīvās allēles nesēji tādai mutācijai kā citrulinēmija. Un šī mutācija būtībā izpaužas tad, ja genotips dzīvniekiem ir homozigots. Tad pēc piedzimšanas, diemžēl, teļš piedzimst normāls, bet dažu stundu laikā jau parādās pirmās pazīmes un 3 līdz 5 dienu laikā teļš vispār aiziet bojā, jo organismā uzkrājas amoniaks, asinīs uzkrājas amoniaks un tādēļ dzīvnieks aiziet bojā. Teļi, kuriem ir heterozigoti genotipi, tātad kuriem ir viena šī recesīvā mutantā allēle, būtībā ir klīniski veseli. Bet kas ir svarīgi? Ja mēs nezinām dzīvnieku genotipus, tad šie heterozigoto genotipu īpaņi, viņi var nodot nākošajām paudzēm. Tā varbūtība iedzimt šai recesīvai allēlei ir līdz 50%. Un tādēļ svarīgi ir zināt šos genotipus, svarīgi ir zināt šiem arī vietējiem dzīvniekiem. Un šeit man ir tāda mazliet ciltsrakstu analīzu veikta, un faktiski šo bulli es nosaukšu vārdā. Tas bullis, Latvijas zilās šķirnes bullis, kuram tika konstatēta šī recesīvā allēle, ir Rolviks.
Un redzat, būtībā jau šī citrulonēmija ir Holšteins šķirnei visbiežāk sastopama, bet mēs paskatāmies, par cik arī šajā bullī ir Holšteins šķirnes asiņu, kuras viņš ir saņēmis no sava tēva, kas bija Lietuvas pelēkās šķirnes bulles Elisonas, ja, kuram te ir vēl vairāk tos Holšteins melnraibās šķirnes asiņu. Acīm redzot, nu, paskatot arī šo 6 govju ciltsrakstu informāciju, mēs varam redzēt, ka tas Elisons ir tas, kas būtībā mūsu Latvijas zilā šķirnē ir ienesis šo nevēlamo allēli, ir ienesis šo nevēlamo allēli. Un tādēļ, veicot pāru atlasi, būtībā kas ir svarīgi, ka, ja mēs zinām genotipus, mēs nepārojam savā starpā heterozigots īpaņus. Tātad sarkanais burtiņš norāda šo recesīvo allēli, jo tādā gadījumā 25% ir varbūtība, ka vispār piedzims slims stežs, tātad piedzims un aizies bojā. Ja mēs pārojam tikai tādu, kuram ir recesīvā viena allēle ar dominanto, tad vienalga varbūtība parādīties šai te recesīvai allēlei ir 50%. Tātad, šādā veidā var savairoties šīs nevēlamās recesīvās allēles nelielās populācijās, jo īpaši, jo vietējo šķirņu populācijas ir nelielas. Tad tālāk vēl, visus ražotājus arī interesē šie te piena kazeīna gēni. Un kā jau es teicu, ka 3 gēnus mēs pētījām, beta kazeīnu, kappa kazeīnu un beta laktoglobulīnu. Un kas ir svarīgi? Šie gēni ietekmē govju genotipus, un tas piens būtībā ar BB genotipiem vai A2 genotipiem ir vēlamāks pārstrādei, un arī A2 piens ir vēlamāks cilvēku uzturā, jo tas nerada gremošanas traucējumus. Un līdz ar to šeit arī šajos te tabuliņās ir redzams, kāds tad ir tas genotipu biežums Latvijas brūnājā vietējā govju šķirnē un Latvijas zilajā šķirnē. Un, diemžēl, jāsacina, varbūt, ka tas neteiksim, diemžēl, ka visvairāk tomēr Latvijas brūnajā ir heterozigotais genotips A1, A2. Tātad vismaz tā A2 allēle ir. Tas ir 59,4% govju un 70% buļļu. Tātad tas ir pozitīvi. Bet homozigots dominants genotips gan ir maz kā Latvijas brūnajā, tā arī Latvijas zilajā šķirnē. Tātad, šeit būtu darbs selekcionāriem pievērst uzmanību un veidot pārus ar vēlamajiem genotipiem. Tālāk, kappa kazeīna genotips, diemžēl, brūnajā šķirnē, AA genotips ir 60,4%. AA genotips, lai arī viņš varbūt palielina izslaukumu nedaudz, bet tomēr piena pārstrādē nav tik vēlams. Un Latvijas zilajā šķirnē, arī tad vismaz heterozigotais AB genotips bija 53,3% un buļļiem 38,9%. Un kas vēl ir, kad Latvijas brūnās šķirnes neviens bullis, diemžēl, nav ar šo te homozigoto BB genotipu. Un tas 3. gēns, kas arī ir iesaistīts piena pārstrādē un veicina piena recēšanu un lielāku siera iznākumu, ir beta-laktoglobulīna gēns. Un šeit gan jāsaka, ka gan Latvijas brūnajā, gan Latvijas zilajā šķirnē būtībā tas BB genotips ir bieži sastopams. Un tieši tādēļ arī tas piens ir ļoti piemērots pārstrādē. Tieši tādēļ viņš ir ļoti piemērots pārstrādē. Gan buļļi, gan govis, tātad 70% vai nedaudz pāri ir ar šo te vēlamo genotipu. Un tālāk, selekcionējot dzīvniekus un veicot pāru atlasi, ļoti pozitīvi ir, ja ir iespējams atlasīt tādus dzīvniekus, kuriem visiem šiem 3 gēniem,
kazeīna gēniem ir vēlamais genotips. Bet izskatot visu govju genotips, govi un buļļu būtībā, genotips es konstatēju, ka tikai 2 brūnās šķirnes vecā tipa govīm ir šis te haplotips vēlamais, un vienai Latvijas zilās šķirnes govī ir vēlamais haplotips. Buļļiem neviens pullis nebija ar tātad vēlamo haplotipu, ne Latvijas brūnajā, ne zilajā šķirnē. Un secinājumi, faktiski es jau šeit runājot pieskāros, tātad, lai mēs varētu saglabāt vietējo šķirni un ne tikai saglabāt, bet arī kvalitatīvi uzlabot, tad būtībā ir jāzina šie te genotipi, ir jāveic ģenētiskās analīzes un savukārt šķirnes saglabāšanas biedrībām, organizācijām, veicot pāru atlasi, ir jāievēro. Ir jāievēro šie te molekulārās ģenētikas analīzēs noteiktie rezultāti. Un tieši tas pats ir arī par šīm te dzīvniekiem, lai mēs iegūtu vairāk dzīvniekus, kuri labāk atbilst un kuri ir piemērotāki piena pārstrādes produktu iegūšanai. Arī tieši tāpat ir jāzina genotipi un jāveic pāru atlasi. Tā, paldies par uzmanību. Šis pētījums veikts pateicoties Zemkopības ministrijas un lauka atbalsta dienesta projektam, kur mums sniedz finansiālo palīdzību, un man jāsaka arī liels paldies ir audzētāju organizāciju pārstāvjiem Daigai Šimkevicai un Mārim Līdekam par to, ka atbalsta, iesaistās un sniedz informāciju par vietējo šķirņu dzīvniekiem. Paldies! Lūdzu, ir jautājumi? Labi, paldies. Varbūt es varētu uzdot jautājumu. Man gan bija. Es iemācījos lietot mikrofonu. Es tagad varu uzdot jautājumus. Kādām šķirnēm varētu būt visbiežāk sastopami šie haplīdi gēni? Haplotipi, ja tas ir piena pārstrādē, ja, kas ir piemērot. Principā tā varētu būt džersejas šķirne. Džersejas govju šķirne, kurai, lai gan arī Holšteins šķirnē patreiz tā klusām un mierīgi tā selekcija notiek šajā virzienā. Arī parādās, ja. Un vēl viens bija, kur šīs ģenētiskās analīzes vislabāk būtu veikt? Vislabāk, man liekas, to laboratoriju patreiz ir daudz, un Latvijā par Latviju es nerunāju, es runāju par Eiropu, un viss ir, teiksim, ar kādām metodēm veids, un ja sāk veikt, tad svarīgi ir vienā laboratorijā turpināt, lai var salīdzināt rezultātus, un viss jau droši vien cenā. Labi, liels paldies par prezentāciju un pētījumu. Arī, jā, bet tagad jau Eiropā viss spēt regulāri būtībā, tā vairākās vietās. Paldies! Kā nākamo runātāju es gribu aicināt Kristīnu Pilienu, kas pastāstīs par Latvijas vietējās kazas vecā tipa dzīvnieku fenotipisko vērtējumu. Labdien visiem klātesošiem! Esmu Kristīna Piliena un pārstāvu Latvijas kazkopības biedrību. Esmu cilsdarba speciāliste. Un šīs dienas sadarbībā ar universitāti, ar profesoru Dainu Jonkusu, mums esam veikuši pētījumu par iegūtajiem datiem. Un mūsu tēma ir Latvijas vietējās kazas vecā tipa dzīvnieku fenotipiskais vērtējums. Pētījuma aktualitāte un mērķi. Aktualitātē kazkopības biedrībā pirmā cilsdarba programma Zemkopības ministrijā ir apstiprināta 2006. gadā, kas toreiz bija kā ģenētisko resursu dzīvnieki un kā arī citās sugās. Un 2019. gadā saistībā ar Eiropas regulas tieši piemērošanu varētu teikt, tā šajās cilsdarba programmā tiek ieviesti uzlabojumi, pārskatīti šo
izvirzīto mērķu, lai sasniegtu, kādas ir jābūt uzlabojumi šais programmā. Un šajā programmā tika ietverts to, ka iepriekš tika tikai vērtēts dzīvnieku fenotips, ārējais apmetojums, akoti, vai ir gari vai īsi, un vai ir konstatējama dūnvilna, līdz ar pamatprogrammas grozījumiem no 2019. gada šajos divos vērtējumos pazīmju ir ieviesta, varētu teikt, gradācijas skala, kur mēs konstatējot dzīvniekam šīs pazīmes, mēs vērtējam no 0 līdz 4 punktiem. Un pagājušais gads tāds, varētu teikt, ir tāds 5 gadu periods, kad ir iegūti dati. Un tā aktualitāte ir, protams, kā biedrības paškontroles ietveros, lai atlasītu šķirnei atjaunošanas procesā piemērotākos dzīvniekus, bija nepieciešams aktualizēt veiktu grozījumu saglabāšanas programmas Latvijas vietējām kazām, jo sākotnēji ciltsdarbā šīs šķirnes atjaunošanā tikai iesaistījās 5 saimniecības, un pēc 2019. gada aktualizējot gan programmu, gan aktualizējot šķirnes svarīgumu mums Latvijā, ka būtu jāsaglabā, ir mums iesaistījušies 14 saimniecības ar saviem dzīvniekiem, kādi viņi ir. Un, protams, ka tomēr, lai virzītos uz sasniedzamiem mērķiem, ir nepieciešams arī šāda analīzīte, lai arī turpmāk programmās tomēr veicinātu šo uzlabojumu un redzētu mērķu sasniegumus varbūt labākā. Un mērķis ir analizēt Latvijas vietējās šķirnes vecā tipa, kazu populāciju fenotipiskās pazīmes, kas noteiktas snieguma pārbaudēm. Un nedaudz aprakstā par šķirni, lai mēs zinām, kuras ir šīs snieguma pārbaudē iekļautie rādītāji īpašie. Tā tad ir apmetojuma krāsa, tātad, kā mēs zinām arī, ka ir dažādas nokrāsas, akotu matu garums, kas ir svarīgi, krūšu apkārtmērs, kausta augstums un dzīvnieka svars. Dzīvmases, atvainojos, jā. Nu, un kaut arī šeit mēs esam tādā, var teikt, publicitātes no periodikas, ko mēs varam atrast par šo šķirni, kas ir rakstīts, tas ir minēti 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākuma, bet man gribas teikt tā, ka pati šķirne un kazas ar tāda tipa apmetojumu un maza auguma piemērotiem ziemeļu klimatam ir aizsākušies jau no vikingu laika. Un tikai nav tāda informācija, ka tā tieši tad jau varētu teikt, tāda rakstos mēs varētu konkrēti atrast arī tieši par Latviju. Kad ir līdz ar to mēs mēģinām pieminēt šo 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, bet noteikti tas ir jau daudz agrāk. Un, ja mēs runājam par pētījumu populācijas apjomu, to, par ko tika veikts 2000 dati iegūti, tad varbūt 2023., 2024. gads un šī gada sākums, 25. gads, tad šajā snieguma pārbaudē šajās 14 saimniecībās tika analizēts 205 kazumātēm informācija, 22 vaislas āži. Dzīvnieki atrodas visā Latvijas teritorijā. Un, svarīgi ir saprast to, ka Latgalē un Zemgalē tie dzīvnieciņi kazas ir ļoti maz. Pamatā izvietot lielākie ganāmpulki un lielākais dzīvnieku skaits ir Kurzemes un Vidzemes reģionā. Un pētījuma analīzes un datus, par ko mēs ieguvām, tātad dzīvnieku vecums, gadi un arī gadi un, varētu teikt, mēneši. Vidējais kāds ir šķirnes asinības, Latvijas vietējais kāds procentuālā daļa. Diemžēl, jāsaka tā, ka 2024. gada maija beigās tiek aktualizēta lauksaimniecības datu centrā šo šķirņu apzīmējums, kad ir Latvijas kaza un Latvijas vietējā kaza. Līdz ar to dotā brīdī varbūt šī asins procentuālā daļa
šādā kontekstā par šiem dzīvniekiem ir grūti skaitīt kaut ko kopā, jo tur arī vēsturiskā informācija tika dalīta, bet informācija šajā pētījumā ir neskarot šo LK procentuālo daļu, ka tas ir saskaitīts kopā. Informācija par dzīvnieku izcelsmi, dzīvnieku krūšu apkārtmēru centimetros, dzīvnieku skausta augstums, centimetros, dzīvnieku dzīvmasu. Dzīvnieku dzīvmasu pamatā mēs šajā pētījumā, izmantojot Jāzepa Sprūža profesora grāmatā Kaskopība ABC, kurā ir par krūšu apkārtmēru konkrētiem centimetriem ir norādīta šo dzīvnieku dzīvesvars. Un, līdz ar to šajā pētījumā ir izmantota šī informācija par dzīvnieku dzīvmasu. Akotmatu novērtējums vasarā un ziemā, dūnvilnas novērtējums vasarā un ziemā, un vērtējums ir punktos, un tā ir vizuāla, skatījums. Par datiem iegūtajiem, tātad pētījumu dzīvnieku iedalījums grupās, tad pētījuma laikā mēs iedalījām, varētu teikt tā, kazas vecumā līdz 3 gadiem, kazas vecākas par 3 gadiem, vaislas āžus mēs iedalījām āži jaunāki par 3 gadu vecumu un āži vecāki par 3 gadiem, jo kazas, varētu teikt, pa cik programmās tiek minēts par to, ka šo fenotipiskās īpašības ir tīpaši par dzīvnieku svaru, krūšu apkārtmēru, skaustu augstumu. Mēs rakstam, kad ir pieauguša dzīvnieka datus, ko mēs vērtējam, vai atbilst vai neatbilst šķirnei. Un kaskopībā kazas, var teikt, pieaugušu vecumu sasniedz pēc 3 gadu vecuma, un pieauguši āži tiek uzskatīti no 3,5 līdz 4 gadu vecumam. Līdz ar to tāpēc arī šāds sadalījums ir grupās. Un vidēji, kā mēs redzam, ir, varētu teikt, ganāmpulkos vai šajā grupā šķirnē iekļautā tie dzīvnieki ir ar vidējo vecumu 5,7 gadi. Pietiekoši, neteikšu ne veci, ne jauni, bet tas, kas ir jāvērš uzmanību šo vecumu, kā Eiropā vidēji, ja kazas mūžs ir industriālajās saimniecībās, tātad no 3,5 līdz 4 gadu vecuma, tātad mūsu ģenētisko resursu grupas dzīvnieki tomēr ir ilgmūžīgi, pēc vecuma ilgāk dzīvo, un līdz ar to arī tāds pozitīvs ir šo ekonomisko aspektu skatoties, kad nevajag daudz ieguldīt līdzekļus, varētu teikt, nepārtraukti ganāmpulka atjaunošanai. Tas ir tas svarīgākais, un nedaudz kam būtu jāpieskarās arī šajā slaidiņā pie dzīvnieku novērtējuma pēc šķirnes asinības, ka, diemžēl, dotā brīdī mēs vēl nevaram tik tālu, neesam nonākuši, ka mums ir tikai Latvijas vietējās šķirnes asinība un nav piejaukums no radnieciskām šķirnēm, kas ir iekļautas pēc 2001. gada, kad tiek uzrakstīta pirmā cilsdara programma, un vēl nedaudz šajos dzīvniekos ir Tīringas, Togenburgas, Alpu un Zānes šķirnes, bet no redzētā mēs redzam, ka 75% un līdz 87,5%, 60% dzīvnieku tātad ir ar ļoti labu šo LVK šķirnes asinību pieaugumu, un 8% no pētījumā iekļautiem dzīvniekiem ir ar 100% Latvijas vietējās šķirnes asinību. Tas ir tāds pozitīvs, tātad ir arī materiāls, no kā arī ņemt jaunās paaudzes un strādāt, un principā jaunus dzīvniekus vispār no vaislnieku izvēles vispār netiek nepieļaujam šo radniecisko šķirņu asinības pieaugumu, kad cenšamies tikai strādāt, lai ir Latvijas vietējā vecā tipa āži.
Un par morfoloģiskām pazīmēm, kā svarīgākās, kā es minēju, ir krūša apkārtmērs, kausta augstums un dzīvnieka dzīvmasu. Un arī šajā rezultātos, tātad apskatot, kādi ir tas rezultāts, ka mēs arī redzam, ka jaunāki dzīvnieki, protams, gan krūša apkārtmērs, gan skausta augstums un dzīvmasa ir nedaudz mazāka, bet pieaugušu dzīvnieku šie mērījumi un rezultāti sasniedz šķirnei atbilstošo, tā kā mēs esam noteikuši programmās. Un ir jāatcerās, kad kazām pie pirmās laktācijas līdz 2 gadu vecuma viņas sasniedz tikai 70% no sava dzīvu šiem visiem rādītājiem. Tā kā arī tāds ir jābūt veicot šos rezultātus un komentējot, tāpēc ir jābūt uzmanīgiem arī, vai teikdams, ka vai šķirne sasniedz savus rādītājus vai ne, kad neizvēlēties un tieši jaunu dzīvnieku vērtējumā pie kritikas. Kā viena no pazīmēm ir, protams, ka dzīvniekiem vai ir kazām ragi vai nav. Un tā nav šķirnes raksturojošā pazīme, ka būtu, ka saka, ka Latvijas vietējai kazai ir tikai jābūt ar ragiem. Nē, tā var būt gan ģenētiski toli piedzimt, āži un kazas, gan arī ar ragiem. Principā, vai tās bija kazas vai āži, tad mēs saskaitot 28% dotā brīdī ir toli dzīvnieki mūsu pētījuma grupā, un 72% ir ar ragiem. Un tas, kas ir svarīgi pie ragiem atcerēties, kas ir viens no dzīvnieku varbūt atlasi programmā iekļaut vai nē, vai kad mēs skatāmies par to, ka vai nebūtu, cevišķi tad, ja nav zināma informācija par izcelsmi, kazām ragu formas pasaulē tiek iedalītas 5 grupās, un Latvijas vietējā kazu vecāju grupas dzīvniekiem ir sirpveida ragu formas, kas ir svarīgi atcerēties, līdz ko ir kāda skruļveida, plakanveida ragi, tur ir jādomā par kādu neradniecisku šķirņu pieaugumu. Un par apmetojumu krāsām pasaulē par kazām apmetojumu krāsas atkarībā no kādā nokrāsā vai atkarībā kā tiek izvietotas krāsas, varētu teikt, ir sava veida klasifikators. Un šajā gadījumā pie mūsu Latvijas vietējām kazām tipiskākās, ko mēs esam novērtējuši pie apmetojuma krāsām, tā tad ir no baltas arī tāda kā līdz persika nokrāsai, balts, tad ir vairāk krāsu nokrāsas, balts, pelēks, melns, bezora vai ar alpu tipu tādu nokrāsu, bezora tipa, tas ir ļoti tradicionāli, jo, kā mēs zinām, kad kazas ir kā no savvaļas dzīvnieku pieradināts un bezora tipa. Un lielāko daļu mūsu kazas dotā brīdī 37% ir melnas vai melnas ar baltu nokrāsu. Un nedaudz ir šī kakao nokrāsa, kas ir tāda ļoti izteikta mums vienai viskija līnijai āzim, kas arī dod šo nokrāsu jau 4. paudzē. Un tas, kas ir ļoti skaisti, bet ļoti reti, tā ir pelēki sirms līdz zili pelēkai nokrāsai, 3%, bet arī dažas tādas. Un šeit var redzēt apmetojuma krāsas, kādi izskatās šie dzīvnieki. Mūsu ganāmpulkos tādas tipiskākās, to, ko mēs esam redzējuši. Un akota apmetojuma novērtējums. Tas, kas ir svarīgākais, ko es vēlos teikt, ka akota mati gadu laikā nomainas nepārtraukti.
Un šeit ir tas moments, kad braukt dzīvnieku vērtēt vai iegūtu to precīzāko vērtējumu šiem, kāds ir. Bet raugoties no iegūtajiem datiem, 2,4 punkti ir vidējais rādītājs. Tas nozīmē, ka dzīvniekam šis apmetojums ir pār muguru, klāja plecu daļas, aizmugurējo daļu, kad uzlabojās, kad nav viens punkts, kad ir tikai pa mugurkaulu un viss pārējais ir īsi un gludi. Par dūnvilnas novērtējumu svarīgākais ir atcerēties, ka dūnvilna dzīvniekiem sāk veidoties iestājoties vēsākam laikam, tātad vēlākam rudenim, ziemas periodā. Un dūnvilna pamatā tas, kas ir tāds 2,2 punkti, to, ko mēs novērtējam, tad visbiežāk to mēs novērtējam, tad konstatēts ir dzīvniekiem pa mugurkaulu un plecu daļu vai par mugurkaulu un aizmugurējo daļu. Ir svarīgi atcerēties par dūnvilnu, kad dzīvniekiem, kas ir ar īso ārējo apmetojumu, akota apmetojumu, viņiem šī dūnvilna sāk veidoties ātrāk rudenim, tātad, lai nodrošinātu siltumu ziemā, bet dzīvniekiem, kuri ir ar garo akota apmetojumu, viņiem šī dūnvilna veidojas vēlāk, jo ir kā aizsargs siltuma apmetojums ir dots, un līdz ar to jā, arī vasarā vērtējot, pārskatot, vai ir dūnvilna vai ne, tad ir tāds diezgan grūti konstatējams, tīpaši tiem dzīvniekiem, kas ir ar garo apmetojumu. Un secinājumos ir kā svarīgākais saglabāšanas programmā iekļauto dzīvnieku morfoloģiskās un fenotipiskās pazīmes atbilst šķirnes noteiktam standartam. Tad programmā iekļautie dzīvnieku vidējie rādītāji atbilst tāds, kā mēs esam iekļauši jau šķirnei. Tas, kas ir pamatā mūsu tas darbs, kas ir jāuzlabo, protams, tā ir dzīvnieku izvēle. Varbūt vairāk svarīgi ir par šo dūnvilnu un akotu apmetojumu. Un tas, kas ir ļoti svarīgi saistībā ar mērķu sasniegšanai, kad būtu vairāk jāstrādā pie šo dzīvnieku jaunās paaudzes nomaiņā, tomēr sieviešu kārtai censies izmantot tās kaziņas, kas ir jau snieguma pārbaudē iekļautas, un tikai atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu neradnieciskas līnijas vai neveidotos ganāmpulkā tuvredniecība, ka tikai īpašos gadījumos izvēlēties vaisliniekus no saimniecībām, kuras varbūt ir jaunas un neiekļaujušās patreiz snieguma pārbaudē. Un pašā nobeigumā pirmīt klausījāmies aulā šo ģenētisko resursu ļoti vajadzību, tad Pēc 110 gadiem jāsaka, ka ir tāpatās šī popularitāte un aktualitāte par ģenētisko resursu nepieciešamību saglabāt katrā valstī, un to jau ir pateicis kāds labs pazīstams toreiz zinātnieks no Vācijas, rakstnieks, kas daudz ir runājis par lauksaimniecību. Mēs varam darīt, ko mēs gribam, bet ģenētisko resursu dzīvnieku, īpaši mūsu klimatam, kas ir dzīvo pie jūras, ir svarīgi saglabāt savus. Tā ir tā kā Latvijas tumšgalva vaita, tā ir Latvijas zilā govs, Latvijas brūnā un arī Latvijas vietējā kaza. Paldies par uzmanību. Paldies Kristīnai. Varbūt ir kādi jautājumi? Lūdzu, es tādu īsu jautājumu. Jūs minējāt, ka ir 22 āži un kazas 205. Jā, sakiet lūdzu, vai tas būtu pietiekoši, lai saglabātu šo vietējo šķirni? Vai mums jāpalielina šo dzīvnieku skaitu? Pats svarīgākais ir, mēs vēl tagad mazliet šogad dziļāk pāanalizēsim par izcelšanos.
Jo pats svarīgākais ir noturēt, lai savstarpēji mēs varētu kaut vai strādāt ar kaut vai 10 āžiem, kas ir ļoti ideāli šķirnē, bet galvenais, lai mēs varam vismaz 3 paudzes nodrošināt, ka neveidojas tūrrūpniecība, kas var degradēt šķirni. Tas ir tāds viens, un šie 205 dzīvnieki, sieviešu kārta, lai ar viņiem spēlētos, es tā vienkārši pateiktu, savā ziņā pietiek, bet tas tāds uz tādu risku robežu. Nu, mazliet pa virsu mums vajag. Jo tas, ko mēs gribam izskaust, nevis, tas ir ne mūsu prasības, bet tas ievērojot Eiropas regulas prasības un tieši par ģenētiskiem resursiem, kur arī kolēģis no Francijas teica, ka viņi cenšas izvēlēties tos dzīvniekus, kur nav neviena nedz radnieciskā, nedz neradnieciskā šķirnes asinība iekšā. Un dotā brīdī mums ir tikai 8%, 100% Latvijas vietējā. Mums diezgan daudz, mēs ejam ārā pakāpeniski no šiem radnieciskām tīrīgas Togenburgas šķirnes asinībām ārā. Tur mums ir ļoti maz dzīvnieki. Jo otrs ir svarīgais ir tas, ka šie 205 dzīvnieki ir no ciltsdarba programmas viedokļa skatoties, tur ir, var teikt, 90% ir kazas, kas ir iekļautas ciltsgrāmatas B sadaļā. Viņi ir potenciālie dzīvnieki, bet viņi nav pēc fenotipa ideāli vietējās kazas ar garu apmetojumu, ar dūmvilnu. Un te ir tas moments, ka ja ņemam mēs tādā skatījumā, tie ir tikai 38 dzīvnieki, tie ideālie, no kuriem tad mēs varētu šos vaislniekus ņemt un tālāk tās pārējās kazas ar domu pēcnācējos uzlabot. Programmā mēs pagājušo gadu veicot grozījumus ielikām arī, mēs iekļaujam dotā brīdī kazu māti ar zināmu, ar novērtējumu akota apmetojums 1 punkts. Līdz ko meitai mēs konstatējam labāku, mēs to māti ņemam ārā. Un līdz ar to, ja no vaisulnieka puses teica, ka mēs neizmantosim nevienu arī ar tām radnieciskām šķirnēm, tad tam bērnam vai kaziņai uzlabojas arī tā ģenētiskā novērtējums, arī, kad uzlabojas LVK asinības procentuālās daļas. Jā, tāds sarežģīti varbūt, bet tas ir tāds, kas ir savā ziņā tā nav mūsu vēlme, bet tā ir tāda ģenētisko resursu Eiropas tāda vēlme iet ārā arī pat no radnieciskām šķirnēm. Paldies. Paldies, ja jautājumu vairs nav, tad teiksim lielu paldies. Paldies, ka uzklausījāt. Turpinot ar maziem atgremotāju dzīvniekiem, es aicināšu Daci Bārziņu, kas pastāstīs par vaislas ķeķu kvalitāti raksturojošo pazīmi novērtējumu stacijā Klimpas 2024. gadā. Labdien, cienījamie kolēģi, studenti, klausītāji. Centīšos iekļauties 10 minūtēs. Cerams, ka izdosies. Protams, kā katru gadu, arī 2024. pāraudzības gadā, pateicoties Zemkopības ministrijas finansiālajiem atbalstam, mēs varam novērtēt mūsu vaislas teķus, pēc to pēcnācēju kvalitātes kontrolu nobarošanas stacijā Klimpas. Protams, kad šīs audzēšanas programmās mums ir ierakstīts šis mērķis, kad šis mērķis kā aitu produktivitātes pazīmes izkopšana, un kā jūs redzat, kad galvenās elektrojumās pazīmes ir saistīts arī ar aitu gaļas produktivitāti un to uzlabošanu. Vaislas teķu pārbaudas stacijā Klimpas tiek turēti šie pēcnācēji vienādos gan turēšanas, gan ēdināšanas apstākļos, un līdz ar to mēs varam novērtēt gan šos nobarošanas rādītājus, gan arī certificētā kautuvē, kaujot šos jērus, novērtējam šo liemiņa kvalitāti. Un, attiecīgi, izvērtējot šos vaislas teķus, mēs sniedzam atbildi gan aitu audzētājiem, gan arī aitu ekspertiem, kuri teķi tad ir labākie un kurus mēs varam turpināt izmantot gaļas produktivitātes uzlabošanai.
Tātad, ja mēs runājam par šo metodiku, materiālu metodēm, tad 2024. gadā kontrolu nobarošanas stacijā tika pārbaudīti 25 vaislas teķi, kuri pārstāvēja gan mātes šķirņu grupu, gan arī tēva šķirņu grupu. Kopumā tika iepirkti un nobaroti no šiem 25 vaislas teķiem 94 šie pēcnācēji, 57 mātes šķirņu grupā un 37 tēvas šķirņu grupā. Metodikā, kontrolas stacijas metodikā ir rakstīts, ka mēs šos teķu pēcnācējus iepērkam no viena teķa 3-4 pēcnācējus, un visus šos pēcnācējus mēs turam vienā boksā, kontrolas stacijā. Un nodrošinot viņiem tātad vienādus ēdināšanas apstākļus, un arī viņiem ir brīva pieeja pie ūdens. Kontrolas stacijā notiek šo teķu iknedēļas svēršana, šo jēru svēršana, kā arī ieliktās barības uzskaite. Visus šos teķu pēcnācējus mēs pēc nobarošanas perioda tiek vēsti uz certificētu kautuvi, kur šī kautuvē šie liemeņi tiek novērtēti pēc SEUROP klasifikācijas. Un veicot šo jēru nobarošanas un kaušanas datu analīzi, kas te mums sanācis. Ja mēs runājam par šo pēcnācēju skaitu, tad atkal runājot par to, ka kontrolas stacijas metodikā mums ir ierakstīts, ka vaislas teķi, no vaislas teķiem pēcnācēji mums ir jāpērk, kas ir dzimuši no dvīņiem. Un kā jūs redzat, tad šie pēcnācēji metienā pārsvarā visām šķirnēm ir dzimuši no dvīņiem un lielākām metienā. Šeit var pievērst uzmanību taisni Romanovas šķirnes dzīvniekiem. Metodikā ir ierakstīts, ka Romanovas šķirnes dzīvniekus mēs iepērkam 3 un vairāk metienā, jo tāpēc, ka šī šķirne raksturojās ar savu lielo auglību. Un, ja mēs skatāmies pa tēva šķirnēm, tad ļoti labi rezultāti ir visiem Ile-de-France šķirnes teķu pēcnācēji ir iepirkti skaitā, dzimuši skaitā 3 un pat 4. Tālāk par šiem nobarošanas rezultātiem tieši mātes šķirņu pusē, ja, grupā. Un, kā mēs redzam, tad šie rādītāji, gan nobarošanas periods ir līdzvērtīgs visās šķirnēs, bet vienīgi mēs vēl varam runāt par Romanovas šķirni šeit atkal gan runāt varam, jo šie vaislnieku pēcnācēji nobarojās pa 3 nedēļām ilgāk, jo tas ir pašsaprotami, jo Romanovas šķirni ir lēnaudzīgāk un viņi tiek pieskaitīti pie ekstensīvās šķirnes. Ja mēs runājam par šo dzīvumsas pieaugumu diennaktī, tad mēs redzam, ka Vācijas merino vietējās šķirnes dzīvniekiem šis dzīvumsas pieaugums diennaktī nobarošanas laikā ir bijis lielāks, 381 grams, bet pozitīvu aspektu es vēlos vērst arī uzmanību jums, kad mūsu pašu šķirnes Latvijas tumšgalves teķu pēcnācēji uzrādīja arī ļoti augstus dzīvumsas pieaugums diennaktī, kur viens teķis, pat 805. teķis uzrādījis, ka gandrīz 500 gramu diennaktī lielu dzīvumsas pieaugumu. Tas jau tuvojas šiem te gaļas tipa, jeb tēva tipa šķirnes dzīvnieku sasniegtajiem šiem dzīvumsas nobarošanas laikā pieaugumiem. Tātad, kā mēs šeit redzam, tad šeit ir par tēva šķirņu pēcnācēju nobarošanas rezultātiem. Protams, mēs šeit varam redzēt, kad šie dzīvnieku nobarošanas periods ir īsāks bijis. Un līdz ar to es vēlos teikt, ka šie Ile-de-France šķirnes un Charolais šķirnes dzīvnieki jau augot pie mātēm saimniecībā līdz tām 67 dienām, kad mēs atšķiram šos dzīvniekus, intensīvi aug jau saimniecībās. Un kontrolas stacijas metodikā ir ierakstīts, ka šos dzīvniekus mēs iepērkam jau ar 30-35 kg dzīvmasu.
kontrolu nobarošanas stacijā uz nobarošanu. Bet, ja mēs skatāmies par šo dzīvmasas pieaugumu diennaktī, tad, protams, Ildefrāns šķirnes teķi uzrāda lielāku šo dzīvmasas pieaugumu diennaktī – 459 grami. Tālāk šis būtiskais rādītājs, ko mēs aprēķinām, tas ir spēkbarības patēriņš uz 1 kilogramu dzīvmasas pieaugumu, jeb šī saucamā barības konversija. Un vidēji mātes šķirņu šie 15 teķi uzrādīja 4,8 kilogrami šo te spēkbarības patēriņu, bet tēva šķirņu 4,5 kilogrami. Tas ir neliela starpība, tie neliela 300 grami starpība tikai. Bet šeit es atkal vēlos izcelt mūsu Latvijas tumšgalvas šķirnes dzīvniekus, kur šis 805. teķa pēcnācēji uzrādīja šo barības konversiju 3,9 kg uz 1 kg dzīvmasas. Līdz ar to, ja mēs skatāmies šo te izlīdzinātību šī Latvijas tumšgalvas šķirnes grupā, tad šī izlīdzinātība nav izlīdzināta šī rādītājs, jo starp pirmo un pēdējo, ja mēs paskatāmies, tas šis spēkbarības daudzums ir gandrīz 1,5 kilograms. Līdz ar to neizlīdzināta šīs grupa. Un tāpēc arī ir veikti šie pētījumi jau par šo gēnu meklēšanu, jo gēnu līmenī meklēšanu, kas tad ietekmē, kuri gēni ietekmē šo spēkbarības patēriņu, kuri atkal paaugstina un kuri samazina šo spēkbarības patēriņu. Tālāk, ja mēs pirms kaušanas, pirms nodošanas uz kautuvi, jērus mēs arī ultrasonogrāfējam, jeb veicam ultrasonogrāfiju, kur mēram šo te muskuļu dziļumu un taukslāņu biezumu. Un kā redzam, tad tēva šķirnē, protams, šis muskuļu acu laukums ir lielāks nekā mātes šķirnē. Bet pievērst uzmanību es vēlos taisnī tabulā šim pēdējām mailītēm, kas ir izmaiņas pret 1 kilogramu dzīvmasas. Šeit tika aprēķināts, cik milimetri palielinās šis tauku slānis un muskuļu acu laukums, ja dzīvnieks sasniedzot 1 kilogramu dzīvmasu. Un kā mēs redzam, tad tēva puses šķirnes šis muskuļu acu laukums sasniedz 533 mm, un vēl mēs varam šeit piefiksēt, ka Šarolē šķirnes pēcnācēji uzrādīja pat 700 mm šīs izmaiņas jau uz 1 kilogramu dzīvmasu. Tātad šie kaušanas rezultāti, to, ko mūsu kolēģi veic certificētā kautuvē. Pēc kaušanas jēru liemeņi tiek atdzesēti, un ja mēs aplūkojam šo kautsvaru, tad abās divās šīs grupās, gan tēva, gan mātes šķirņu grupās, šī kautsvars bija 20 kg. 20 kg. Bet, ja mēs jau sākam aplūkot kautu iznākumu, tad šis kautu iznākums bija lielāks tomēr tēva šķirņu jēriem, 46%. Kur izcēlās šie Dorperas šķirnes pēcnācēji ar 48% šo kautu iznākumu. Un tas ir loģiski, jo Dorperas šķirnei ir šī rakstura īpašība, ka viņi neveido šo vilnu, viņiem vilna nokrīt, un līdz ar to ir plānāka ahada, un līdz ar to šis kautu iznākums ir lielāks. Ja mēs salīdzinām ar Latvijas tumšgalvas jāriem, kautu iznākums ir 1,43%. Protams, ka mēs zinām, ka Latvijas tumšgalvas jāri aitas ir ļoti apaugušas ar vilnu, ļoti vilnaini dzīvnieki. Ja mēs skatāmies liemeņa garumu un gurna apkārtmēru, tad mātes šķirnēm liemeņa garums ir lielāks nekā gurna apkārtmērs, bet tēva šķirnēm tas ir otrādi. Tātad, ja liemeņa garums ir īsāks nekā gurna apkārtmērs. Un šeit mēs varam arī izcelt teksteles šķirni, kas raksturojās ar ļoti mazu šo ķermeņa garumu un lielu gurna apkārtmēru.
Nu, novērtējot līmeni pēc Seura klasifikācijas, šo te muskuļu attīstības punktus, mēs šos burtus pārvēršam punktos no 1 līdz 5, kur 1 ir labi, 5 ir slikti. Un kā redzam, tad Romanovas šķirnes dzīvniekiem šī muskuļu attīstība vien ir 3,19 punkti, bet tas atkal ir saprotams, jo Romanovas šķirne, kā jau teicu, ir ekstensīva šķirne, viņi šos muskuļus neveido tik strauji. Bet vislabākie, protams, muskuļu attīstībā bija Teksela šķirnes dzīvnieki, 2 punkti. Nu, un tauku noslāņojuma punkti, viszemākie, protams, bija Romanovas šķirnei attiecīgi, visaugstākie Dorpera šķirnei. Šeit es atkal varu teikt, ka Dorpera šķirnei, ja nav apvilnojuma, tad viņai šos augstākā laikā šie taukciņi tomēr ir bišķiņi jāveido, lai viņa nenosaltu. Tā, un pēdējais šis attēls, ko vēlējāmies šeit uzsvērt, uz kuru pusi šī Seura klasifikācijā mums virzās mātes šķirnes, un uz kuru pusi, redziet, virzās tēva tipa šķirnes. Tātad tēva šķirnes visas ir no R uz E virzās, bet mātes no R uz O. Šie R un O pārsvarā tika iedalīti Romanovas šķirnes dzīvnieki šī klasē, bet E klasē tas 5% liemeņi bija Teksela šķirnes dzīvnieki. Un mēs šeit varam arī uzteikt tādu labu šo rādītāju, kad arī viens Latvijas tumšgalvas šķirnes jēra liemenis tika iedalīts U kategorijā. Tiesa gan mīnus, līdz U vēl netika, bet mīnus kategorijā. Nu, un noslēdzot šīs secinājumos vēlējos teikt, ka kontrola nobarošanas rezultāti liecina par Latvijā izmantoto šķirnu šo teķu ģenētisko potenciālu, kur ir iespēja intensīvi izmantojot šos teķus, uzlabot šo gaļas produktivitāti. Un, ja pieminam tieši mūsu Latvijas tumšgalvas šķirni, tad šie rezultāti, kaušanas rezultāti bija vienmērīgi, jeb stabili, bet šie ātraudzības un spēkbrības patēriņa šie rādītāji ir vēl jāuzlabo, jāstrādā, un kā jau minēju, tiek veikti šie ģenētiskie pētījumi par šiem te labājām gēniem atrast un tā tālāk. Paldies! Kādi jautājumi? Ceru, ka iekļāvos 10 minūtes. 10 minūtes nepagāja, bet man tomēr būtu jautājums drīkst. Sakiet, lūdzu, jums ir Latvijas tumšgalvas šķirnes teķu pēcnācēji, Romanovas šķirnes teķu pēcnācēji. Vai pēcnācēji bija tīršķirnes, vai pēcnācēji bija krustojuma dzīvnieki? Jo tas ir daudz, ko maina, vai viņi ir tīršķirnes, vai viņi ir krustojumi un kādu. Jā, sapratu. Šie visi dzīvnieki, protams, ir no šķirnes saimniecībām vesti dzīvnieki, kuri strādā ar audzēšanas programmu, tātad viņiem ir jābūt tīršķirnes dzīvniekiem. Jā, paldies. Man tad ir viens jautājums. Tur, kur bija, jūs teicāt par to, ka tiek pētītie gēni, ka pēc iespējas mazāk to patēriņu varībai, vai arī Latvijā tiek veikti šādi pētījumi? Es jau saku, Latvijā, jā, 1. gadu ar sadarbību ar Latvijas universitāti tiek pētīti šie gēni. Jā, paldies. Palaidu karām. Paldies, Dacei. Un nākamo es aicinu asociēto profesoru Liliju Dagolu pastāstīt par insektu izcelsmes proteīnu kā alternatīvu tradicionālajiem olbaltumvielu avotiem cūku ēdināšanā. Labdien, cienījamie klātesošie un arī klausītāji, kas klausās mani. Tā šodien mana tēma ir par insektiem, par insektu izcelsmes proteīnu, kā alternatīva tradicionāliem olbaltumvielu avotiem cūku ēdināšanā. Mēs jau zinām, ka insekti, kukaiņi, sliekas
Savvaļas cūkām ir faktiski dabiska tāda barība, ko savvaļas cūks izmanto, un apmēram 10% no tās kopējās barības savvaļas cūks uzņem ar šiem te kukaiņiem, insektiem un sliekām. Zinātnieki jau ir noskaidrojuši iepriekš jau, ka cūkēdināšanā kukaiņi var būt ļoti labi, ar labu tādu olbaltumvielu un tādu olbaltumiem un tauku avotu, kuriem ir augsta sagramojamība un arī labas garšas īpašības. Tāpat kukaiņi aug ļoti ātri, piemēram, izdzīves cikls, un tos var barot ar organiskām vielām. Literatūrā arī ir izskaidrots un skaidrots, ka kukaiņi izdala mazāk segemisijas, amoniaka, un tiem ir mazāks arī ogļpēdas nospiedums nekā citiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Bet es domāju, ka lauksaimniecības dzīvnieku mums būs, ka nebūs tikai kukaiņi nākotnē. Protams, ka kukaiņu proteīni šobrīd ir atļauti mājputnu un cūku barībā. Mēs varam viņus izmantot. To nosaka Eiropas Savienības komisijas regula, kā mēs tiešām tos no kukaiņiem iegūtās apstrādātās dzīvnieku olbaltums drīkstam izmantot. Pagājušajā gadā, 2027. gada beigās, mēs sākām strādāt projektā, mums apstiprināja projektu, kā jūs redzat šeit apakšā. Ir atzīmēts šis projekts nosaukums. Un šī mūsu projekta mērķis ir izpētīt tātad ne tikai šo insektu, bet arī slieku izcelsmes proteīnu un izmantot viņu kā alternatīvu citiem olbaltumu avotiem, ko mēs patreiz izmantojam cūku barībā. Šogad mēs strādāsim tikai ar šiem te muškāpuru miltiem, būs pētījumi, un tāpēc sākumā tikai par šiem. Ir bez universitātes mums ir 5 sadarbības partneri, kas tātad, kuri palīdzēs, kuri iegādās mums šos insektus un arī izēdinās cūkām, popularizēs arī, vai ne, tā kā mēs esam kopā 6 partneri. Jau ir noskaidrots literatūrā, ka piemērotākie kukaiņi tādai rūpnieciskai ražošanai un arī, kurus var izmantot kā proteīnu barības, cūkbarības devās, ir tās melnās karavīru mušu kāpuri, kuri ir šeit, tātad pirmajā, tātad šeit šī attēlā augšpusītē, dzeltenie miltu tārpi, tātad saujā šeit ir paņemti, ja, tātad graudi, un tie tārpi ir tā kā baltā krāsā. Un parastās mājas mušas kāpuri. Tātad šeit apakšā, tātad šos tā kā, var izmantot. Nedaudz tā kā par insektu izcelsmes barības piedevu iegūšanu. Protams, ka es nevaru izstāstīt visu tehnoloģiju, kā viņas izaudzē un kā viņas iegūst šobrīd šos insektus, šos kukaiņus, šos kāpurus. Bet būtībā šie tehnoloģijas ir izstrādātas un ir Eiropas Savienības arī regulas, kuras jāņem vērā, kā šie kukaiņi tiek turēti, ir arī pat noteikumi izstrādāti, jo tie ir dzīvo organismi tomēr, tāpat arī ar ko viņus drīkst ēdināt šos te kāpurus, jo, ja mēs izmantojam dzīvnieku barībā šos kāpurus, tad patiesībā nevar izmantot, piemēram, kūtsmēslus vai kaut kāds atkritumu produktus, kas ir kaut kādi iepakojumi vai kas cits. Nevar. Jāizmanto ir augu valsts barības līdzekļi. Tā kā tur ir savi noteikumi. Un ja arī šos insektus vēlās izmantot arī cilvēku pārtikā, tad tur vēl stingrāk ir tie noteikumi, kurus un kā drīkst šos kāpurus izaudzēt. Pēc tam, protams, kad viņus žāvē, maļ, veic ekstrakciju, hidrolizē, tur ir dažādas tās tehnoloģijas, kuras izmanto. Protams, ka viņiem jābūt šiem te sausiem,
ja izžāvētiem, līdz noteiktiem procentiem, kā šeit es arī rakstu, un arī pēc tam sasmalcinātiem tāda vienāda izmēra daļiņām ar citām barības sastāvdaļām, kuras mēs tā kā iekļaujam cūku barībā. No kukaiņiem var iegūt arī citas tādas funkcionālas vielas, piemēram, hitīnu un hitazānu. Šeit jūs attēlā redzat, tas no interneta ir ņemts melnā karavīra muša, kāda izskatās, kas tā kā populārāka ir, ja, kura tā kā ražos tos kāpurus dzīvnieku barībām. Gribēju vēl teikt, ka mājputnu ēdināšanā tos kāpurus jau izmanto jau ātrāk nekā cūku, un tur ir vairāk tādu pētījumu, jau var zinātniskie pētījumi nekā par cūku ēdināšanā. Kāds tas ķīmiskais sastāvs? Šeit ir literatūras dati. Mēs vēl neesam saņēmuši šos te analīžu rezultātus par par augiem, par to, ko mēs ēdināsim cūkām, bet ceru, ka saņemsim drīzumā. Šeit ir literatūras dati. Melnā karavīras muša kāpuru produktu ķīmiskais sastāvs. Tātad pilna tauka, daļēji ataukoti un ataukoti. Kā jūs redzat, pilna tauka satura šie te kāpuru milti, tad tas koproteīns ir no 35 līdz 48%, arī ļoti augsts tauku līmenis, līdz pat 48%. Bet ļoti tās svarīgās aminoskābes mums ir, kas ir svarīgs cūku ēdināšanā, kā lizīns, metionīns, treonīns, triptofāns. Ja, un arī, protams, kalcija līmenis, ja, šajos ir diezgan augsts, kas ir tāds tā kā nozīmīgs. Labāki tie ķīmiskais sastāvs tā kā cūku ēdināšanai būtu tā kā daļēji ataukoti un ataukoti. Jo tie tauki tomēr tātad pāriet vai ne tādā cūku gaļā, tādi vai ne, un dot tos taukus varbūt vairāk tām cūkām, ja mēs šādu te pilnu tauku saturu melnās karavīra muša kāpurus izmantotu. Par miltu tārpiem arī jūs redzat, ka tas ķīmiskais sastāvs ir labs un izmantojams, bet es vairāk stāstu par melnās karavīra muša kāpuru produktiem tikai tāpēc, ka mēs viņus projektā izmantosim. Un ir arī vēl trešais veids, tas mājas mušu kāpuru produkti. Tur ir tas ķīmiskais sastāvs ļoti līdzīgs, ja? Tieši par proteīnu saturu un arī tauku līmeni. Protams, kā pastāv arī riski, ka insekts izcelsmes barības piedevas satura alergēnus, vai ne šādu stropomiozīnu, arginīnu kināzi, bet arī literatūra raksta, ka, protams, arī zivju milti var saturēt, vēžveidīgie citādi var saturēt alergēnus. Smagie metāli var būt arī šajās barībās. Tāpēc izmeklējumi ir jāveic obligāti pirms sāk šādus te barības līdzekļus izmantot. Un arī ir tāda problēma vai risks tās slimības. Bet izrādās, ka tie melnās karavīra mušas ir diezgan izturīgi uz tām slimībām, uz tieši to kukaiņu un mušu tām slimībām, kā raksta literatūrā. Bet, protams, kā izmeklējumi ir jāveic. Protams, kā viss dzīvnieku barībā, tātad visu, ko mēs izmantojam dzīvnieku barībā, ir jāatbilst noteikti pēc šīm te direktīvām, un mums ir jānosaka tās nevēlamās vielas, kas ir tajās dzīvnieku barībās, ko mēs izmantojam. Tātad jāatbilst šīm direktīvas prasībām. Mēs nedaudz esam jau papētījuši arī no literatūras, kādi tie rezultāti, ja izmanto un aizvieto, piemēram, zivju miltus
mazo sivēnu ēdināšanā, nu, ka tai augšanas rādītāji ir līdzīgi un nav būtiski atšķirīgi, arī barības konversijas koeficienti nav būtiski atšķirīgi, bet nu, te augšanas rādītāji ir ļoti līdzīgi. Tā kā faktiski varam mēs aizvietot, ja to zivju milts ar tiem mājas muškāpuru miltiem, kā šajā te publikācijā ir rakstīts līdz 10 nedēļu vecumam izēdinot sivēniem. Bet ir tāds mīnus šeit atzīmēts šajā publikācijā, ka liemeņtauku saturs bija augstāks cūkām, kas ēdināts tieši ar mājas muškāpuru miltiem. Tāpēc es jau minēju iepriekš, ka nu, tie tauki, protams, varbūt nebūtu vēlami. Ja? Tāpēc nu, tie attaukotie būtu tā kā labāki. Vēl citā pētījumā bija par tiem melno karavīru muškāpuru miltiem, kur bija 3,5% likt iekšā maisījumā no sausnes. Un tad arī tās atšķirības nebija būtiskas. Ja? Tad nākošais gribu parādīt, kādu mēs izmantosim šo barību savā projektā. Tātad šis ir autora foto. Mēs esam saņēmuši šādu te melno muškāpuru miltu barības piedevu. Tāda viņa arī izskatās. Un esam noteikuši šos te smagos metālus šajā te barības piedevā. Un jūs redzat šeit, kā ir pieļaujamās robežas, kā faktiski daļēji viņi nedaudz satur, bet pieļaujamās robežas nepārsniedz. Līdz ar to mēs no šī viedokļa varam šos izmantot. Kā jau es teicu, mēs neesam vēl iegūši rezultātus tieši par tiem ķīmiskajiem rādītājiem, par olbaltumvielām, taukiem un citiem tiem rādītājiem, aminoskābēm, bet mēs gaidām, kādi tie rezultāti būs. Šie ir attaukoti melno muškāpuru, melno karavīru mušu kāpuru milti. Tā ir precīzi jāsaka. Un līdz ar to droši vien tas tauku līmenis nebūs augsts. Vēl arī ir veikti izmeklējumi uz mikrobioloģiju, nu tātad arī šie ir tātad tajās robežās, lai var pielietot šo insektu izcelsmes barību cūku ēdināšanā. Kādi ir tātad secinājumi kopumā? Nu, šobrīd mēs esam tikai studējuši literatūru, vēl joprojām turpinam studēt zinātnisko literatūru par šiem melno karavīru mušu kāpuru miltiem. Un zinātniskajās publikācijās tātad ir aprakstīts, ka izmanto galvenokārt tos 3, ko es jau minēju. Ja, cūku barībā Eiropā ļoti tātad plaši, cik plaši patreiz tātad izmanto melnos karavīru mušu kāpuru miltus, un mēs arī savā projektā izmantosim šos kaltētos melno karavīru mušu kāpuru miltus. Jāsaka tas, ka Latvijā patreiz šādus te neražo. Mums ir sadarbība ar Viļņu, ar Lietuvu. Viņi ir uzsākuši ražošanu pirms 5 gadiem, un šobrīd viņi ražo šos te kaltētos melnos karavīru muškāpuru miltus attaukotus. Mēs sadarbojamies ar viņiem, un tā kā mēs pirksim no viņiem šo te barības piedevu, ko izmantosim cūku ēdināšanā. Paldies par uzmanību. Tad būtu jautājumi kādi. Cik tas ir lēti šo proteīnu iegūt? Zinot, cūkopībā proteīns ir visvairāk vajadzīgākais lobarībā. Es domāju, ka tas nav lēti. Es šobrīd nevaru pateikt to ekonomisko aspektu, jo cik mēs esam kontaktējušies ar šo Viļņa, to rūpnīcu Lietuvā, ja, kad tās izmaksas nesot lētas. Ja. Mēs nopirkām šo te par 8, 9 eiro kilogramā. Mēs nopirkām šobrīd. Ja? Tā kā es domāju, ka būs dārgi diezgan. Bet, cik mēs liksim iekšā, tas
tādā skatījumā būs jāskatās. Un vai šajā pētījumā bija izvēlēta arī kāda konkrēta cūku šķirne, uz ko pēta? Šajos pētījumos, par ko es stāstīju, jā, tur bija M1, tas ir Landas un Jorkšīra. Landas krustojuma M1. Jā, krustojums. Ja jautājumu vairs nav, liels paldies Lilijai Dagolai par ļoti perspektīvu pētījumu. Gaidīsim rezultātus. Jā, paldies! Un šobrīd aicināšu Kristiānu Griķi, kas pastāstīs par ar ganību zāli ēdinātu Latvijas tumšgalas šķirnes jāru mēslu daudzumu un ķīmisko sastāvu analīzi. Sveiki! Pastāstīšu jums par mūsu pētījumā iegūtajiem rezultātiem par Latvijas tumšgalas šķirnes jāru mēslu daudzumu un ķīmisko sastāvu analīzi. Un kāpēc tā? Jo ganības tiek plaši izmantotas kā ekonomiski izdevīga jāru nobarošanas metode, tomēr trūkst precīzu zināšanu par jāru radīto mēslu daudzumu un to sastāvu, jo uzturot jārus, nobarojot jārus uz ganībām, ir svarīgi apzināt to izvadīto organisko vielu daudzumu un sastāvu, lai varētu prognozēt zelmeņa attīstību un līdzsvarot barības vielu aprites ciklu, jo zelmeņas ierīko uz vismaz 4–5 gadiem, un ir svarīgi, lai šajā laika periodā tie saglabātu savu produktivitāti. Nozīme gan botāniskam sastāvam, gan arī mēslojumam, un tas tad ir atkarīgs no tā, cik tur esošie jāri var atpakaļ atdot. Tātad Vaislas teķu nobarošanas stacijā Klimpas, Valmieras novadā, pēc Latvijas aitu audzētāju asociācijas aicinājuma tika veikts ēdināšanas pētījums, kur ar ganību zāli ēdinātiem Latvijas tumšgalas vīriešu dzimtas jāriem tika noteikts šis izdalīto mēslu daudzums un sastāvs 2020. un 2021. gadā. Un, katrā no gadiem īstenoja 2 izmēģinājumus ar apmēram 2 nedēļu nobīdi. Katru izmēģinājumu veidojošā 6 jāru grupa tika dalīta uz pusēm, kur vieni 3 nepārtraukti atradās ganībās, taču otri 3 periodiski tika novietoti uz redeļu grīdas, un tur tad tika noteikts šis apēstais barības daudzums, izdalīto mēslu daudzums un to ķīmiskais sastāvs pēc tam laboratorijām. Ir vērts pieminēt, ka augšanas rādītāji, kas nav šeit apskatīti, bet vispār ir starp šīm grupām nebija būtiski atšķirīgi. Tas nozīmē, ka iegūtie rezultāti starp tiem jāriem, kas ir uz redeļu grīdas, tas nozīmē, ka viņi ganās 2–3 nedēļas un tiek pēc tam noņemti un pārvietoti, un viņiem veidojās bišķīt stress. Tāpēc bija svarīgi noteikt, vai tie rezultāti ir tā kā ekstrapolējami uz tiem jāriem, kas visu laiku pavadījuši ganībās, un mēs varam. Kopā pētījuma ietvaros tika ievākti 64 cieto izkārnījumu paraugi. Jāri uz redeļu grīdas pavadīja 5 dienas, no kurām pirmajā uzskaita netika veikta, ļaujot dzīvniekiem aprast ar jauno situāciju. Un sekojošās 4 dienas tika ievākti mēslu paraugi reizi diennaktī, kā arī barības silē ievietots zināms daudzums svaigi grieztas ganību zāles 3 reizes dienā, kuras atlikums tika nosvērts tādējādi apzinot apēstās barības daudzumu precīzi un arī atrēķinot izmētāšanas zudumu. Katrs izmēģinājums sastāvēja no 4 reizēm, ko katra grupa pavadīja uz redeļu grīdas. Kā jūs šeit varat redzēt, ir tie sākuma datumi, kuros jāri tika ievesti uz redeļu grīdas. Attēlos redzama redeļu grīda 4. attēlā un zem tās esošā vanna 5. attēlā, kur vannā uzkrājās urīna, izdalīties urīns, un tajā sietā, kur var redzēt, ka viens ir virsū, tad sarkanīgs un otrs ir paņemts malā, tajā sakrājās cietie izkārnījumi, kas tika savākti, veidojot kopīgo paraugu diennaktī un uzglabāti leduskapī plastikāts paiņos 8 grādu temperatūrā un analizēti pa visām 4 dienām kopā. Tas ir reizē, vedot uz biozinātņu mūsu laboratoriju agronomisko analīžu nodaļu.
Šeit redzams apēstās ganību zāles daudzums un izdalīto mēslu daudzums vidēji pētījumā un arī katrā no gadiem. Redzams, ka 20. gadā apēsts par teju kilogramu vairāk zāles, taču mēslu daudzums atšķiras tikai par 70 gramiem, kas nesastāda pat 1% izmaiņu. Patērēto salmu daudzums liecina, ka tiem nav bijusi liela nozīme barības devā, un tie ir visticamāk vienkārši izmētāti. Pētījuma rezultātos iegūtais mēslu daudzums, ko izdala viens jērs diennaktī, izmantojam vienot pa visu pētījumu, jo to atšķirības starp gadiem nav būtiski pretēji pārējiem rādītājiem, kas ir apēstā zāle, salma un urīns. Turpretī starp izmēģinājumiem vienu gadu ietvaros būtiski atšķīrās mēsla daudzums un patērēto salmu daudzums. Tātad starp gadiem viņi neatšķīrās, bet vienu gadu ietvaros ar to 2-3 nedēļu nobīdi tur gan mēs novērojam atšķirību. Mēslu ķīmiskā sastāva analīzes rezultātā uzzināts, ka tie satur 35% sausnes kilogramā, un no tā lielākā daļa, jeb 28%, ir kokšķiedra un 19% koppelni. Zinot, ka vidēji izdalītais mēslu daudzums ir 0,69 kg diennaktī no viena jēra, aprēķinos ieguvām, ka ganību laukumā no viena jēra diennaktī tika atstāti 67,9 grami kokšķiedras un 46 grami kopelnu, to skaitā 2,4 grami kālija un 2,5 grami fosforu. Salīdzinot apēstās barības un izdalīto mēslu daudzumu, redzams, ka pirmajā izmēģinājumā ievērojami sliktāki rezultāti iegūti pirmajā atkārtojumā, kas iespējams bija saistīts ar īpaši nervozu jēra grupu vai nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Temperatūra bija normas robežās jūlijā, bet nokrišana tajā laikā bija 2 reizes vairāk nekā tā mēneša norma. Nezinu, iespējams tas ietekmē. Tomēr rezultātu atšķirība nav būtiska, jo izlīdzināti visu izmēģinājumu laikā gan pirmais, gan otrais izmēģinājums ir līdzīgi. 2 nedēļu nobīdi otrā izmēģinājuma 4. atkārtojumā, ja tur, kur diagramā ir 4. stabiņš, uzrāda, ka pāri pa 900 gramiem izdalīto mēslu iegūti no par 2 kilogramiem atšķirīgi apēstā barības daudzumu, norādot droši vien uz barības kvalitātes izmaiņām un tās sagramojamību. Tātad 21. gadā vizuāli atšķirīgi, tomēr salīdzināt ar iepriekšējo gadu, uzrāda nevienmērību un vienīgā uz mēsliem attiecināmā būtiskā atšķirība, ko minēju iepriekš par salīdzinājumu starp 1 gada 2 izmēģinājumiem, ir redzams šeit 4. atkārtojumā, kur apēdot par 1,5 kilogramu mazāk barības, vidē ir izdalīti par 200 gramiem vairāk mēslu. Secinājumi ir, ka mēslu daudzums ir stabils, kamēr apēstais barības daudzums var variēt pat būtiski pa gadiem, un norādot uz dažādu barības kvalitāti un tās mainīgo sagramojamību. Nebūtu nav noteikts, ka apēdot vairāk, arī izkārnījumu būs vairāk. Vidēji viens jērs apēd 4,06 kg ganības zāles diennaktī, izkārna 0,69 kg mēslu un aprēķinot to uz 3 mēnešiem ganībās, tas ir jūnijā, jūlijā un augustā, augsnē novada 54 gramus amonijas lāpekļu, 220 gramus kālija un 230 gramus fosforu. Paldies par uzmanību! Vai ir kādi jautājumi? Man varētu būt viens jautājums. Tos gadus noteikti jau arī varētu saistīt to, ko Jāra ir atstājuši 1 gadu uz tā lauka, uz tās ganības zāles. Tad attiecīgi nākamajā gadā kāda būs tā zāle? Jā, iepriekšējā gada jēri nosaka nākamās barības kvalitāti, kas ietekmēs to. Jā, bet interesanti bija, ka barības kvalitāte mainās, tomēr mēsli ir daudz maz vienmērīgi. Vienmērīgi. Jā. Labi, paldies liels, ļoti interesanti. Paldies Kristiānai. Un es uzreiz pie īsiem ziņojumiem. Jā, te ir tāda. Tad es aicināšu Didzi Dreimani, kas pastāstīs par melnā australorpa
šķirnes cāļu augšanas analīze atkarībā no to izcelsmes? Labdien, klausītāji, labdien, autori. Tad šodien es jums pastāstīšu par melnā ausulorpa šķirnes cāļu augšanas analīzi atkarībā no to izcelsmes. Pēc būtības punkopības nozara ir augusi pēdējos gadus, un viņa arī viena no lielākajām Latvijā. Bet kopumā lauksaimniecība zinātne saskārsies ar to, ka mums ir pienākums saglabāt šo bioloģisko daudzveidību, un tas attiecas arī uz putniem. Jo lielākā daļa ražošanā tiek izmantot tieši šie krosi, 4-līniju krustojumi, un tiek faktiski degradēta šī ģenētiskā daudzveidība mājputnu tieši vistu genomā. Un tad viena no šīm šķirnēm ir melnais ausulorps, kas būtu alternatīvs gaļas ražošanai. Šajā pētījumā tieši uzsvars tika likts uz gaļas ražošanu, jo pētījums tika veikts arī saimniecībā, kas nākotnē būs gaļas ražotājs. Tātad melnais ausulorps ir Austrālijā selekcionēta šķirne, kas ir iegūta no melnā Orpingtona. Un pēc tam gadu laikā, mainot kontinentus, izpešoties pa pasauli, pakļauta krustošanai citām šķirnēm un iegūst to divus tipus. Tātad ausulorpam ir gaļas tips un dejē tips. Pēc būtības tika veikta vienas biedrības biedru ietvaros, tika veikta 3 dažādu izcelsmju ausulorpu cāļu pēcnācēju augšanas rādītāju analīze no 1 līdz 56 dienu vecumam, un tika pētīts tieši potenciāls gaļas ražošanai. Tātad būtiski ir analizēt dzimuma pieauguma diennaktī un būtiski ir analizēt dzimuma 56 dienu vecumā. Tātad bija 3 izcelsmes cāļi, tātad sadalīti 3 grupās. Pirmā grupa Čehija, 2. Polija, 3. Latvija, un vēlāk, sākot no pirmās dzīves diennakts, cāļi tika svērti katras 7 dienas, līdz 35. dienai tie tika svērti visi grupā, un tad vēlāk no 42. līdz 56. dienai svērti individuāli, jo tika arī individuāli apzīmēti ar gradzeniem. Kopumā tika pētīti 60 melnā ausulorpa šķirnes cāļu augšanas rādītāji. Un tātad iegūtie rezultāti liecina, ka vislabāko sniegumu uzrādīja Polijas izcelsmes cāļi, bet viszemāko Latvijas izcelsmes cāļi. Attiecīgi vidējais dzimuma pieaugums visā periodā 56 dienās vidēji diennaktī bija tātad 20,6 grami Polijas cāļiem un tikai 17,9 Latvijas cāļiem. Un dzimums sasniedzot 56 dienu vecumu attiecīgi 1,200 un 1,40 grami. Ja mēs skatāmies tieši uz dzimuma pieaugumu, tad otrā grupa 6. nedēļā sasniedza jau dzimuma pieaugumu 39 grami diennaktī. Un diskusijas ceļā, pētot pētījumus, piemēram, 22. gada pētījumā tika konstatēts, ka šī vidējā šķilšanās dzimums ir tikai 36,6 grami. Mūsu Latvijā pētītajiem cāļiem šajā pētījumā bija 44 grami. Tas varētu liecināt par to, ka tomēr mums Eiropā ir ļoti pārdomāta šī selekcija. Mums ir Eiropas putnkopības un truškopības asociācija, kas ir izstrādājusi arī šķirnes standartu un stingri kontrolē šo putnu selekciju. Un, protams, tiek arī šis ir gan manis izdomāts rādītājs, ko es vēlētos nākotnē arī iekļaut audzēšanas programmā putnkopībā, kurā nedēļā vai kurā dienā putni sasniedz 1 kilogramu dzīvmasu. Tātad, ja mēs skatāmies, kā tas ir pētījumos, tad šajā pētījumā sasniedz tikai 10 nedēļu vecumā putni sasniedz kilogramu dzīvmasu, bet mums Latvijas cāļi sasniedz jau 7. nedēļā. Tā kā mēs varam secināt to, ka visticamāk šie mums ir gaļas tipa ausulorpa cāļi, un viņi būtu piemēroti gaļas ražošanai. Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Jā, Kristiāna? Paldies, Dīdz, ļoti interesanti, bet man radās neliels apjukums, kad tu minēji, ka Polijas cāļi auga par 10 gandrīz gramiem dzīvumas pieaugumu dienā ātrāk, bet tad tu stāsti, ka augstāk dzimšanas dzīvumas un arī ātrāk sasniedz to 1 kilogramu. Kāds varētu būt? Jā, tātad
australopam. Kāpēc Latvijā auga lēnāk nekā Polijā? Jā, paldies par jautājumu. Tātad tas faktiski šis ir mūsu topošās putekļu pāraudzības pats sākums, kur mēs sākam vākt šos references datus, lai vispār varētu būt audzēšanas programmai, uz ko balstīties. Un tad mēs šeit, protams, varam, ņemot vērā, ka cāļi tiek ēdināti pēc konkrēta normatīva, tad, un arī turēti, izslēgt tos vides faktorus un tomēr runāt par ģenētisko potenciālu. Un es domāju, ka arī nākotnē, varbūt piesaistot kaut kādu finansējumu, varētu veikt šo genoma analīzi arī vistām. Tas jau Eiropā tas jau tiek veikts. Un es pieņemu, ka Latvijā vairāk varētu būt šis vienkārši dējai tips, kuram nav izteikta tā atraudzība. Jo, ja mēs skatāmies pēc iedzimstamības, tad dzimuma pieauguma diennaktī šī pazīme tomēr iedzims no vistas, bet dējība no gaļa. Un tad atlases ceļā mēs vēlāk varam šos putnus, kas ir lēnāk auguši, no viņiem atlasītos gaļus, jo tas visticamāk ir dējai tips, un tad vēlāk no otras grupas tad vistas. Kaut kā tā. Paldies. Jā, paldies. Nav jautājumu? Paldies. Paldies, Diedzim, par perfekto iekļaušanos laikā. Un nākamais aicinu Kārli Dūmeņu, kas pastāstīs par aitu vilnes izmantošanu koku aizsardzībai pret dzīvnieku radītiem bojājumiem. Sveiki visiem! Tad tēmas aktualitāte sastāv no divām lietām. Viens ir tas, ka 21. gadsimtā mums brieži dzimts dzīvnieku skaits ir būtiski pieaudzis, un tie mums ir stirnas, stalbriedis un alns. Lai gan cik viņi skaisti būtu, viņi, diemžēl, rada saimniecisks bojājums gan lauksaimniekiem, gan arī meža saimniekiem. Un tieši jaunaudzēs jau lielākā vai mazākā mērā viņi barojas no jaunajiem dzinumiem un koku mizas. Un, lai ar viņiem sadzīvot, bieži vien izmanto dažādus repelentus, kas pasargā, atbaida tos dzīvniekus no tiem kokiem, kur darbības mehānisms ir vai nepatīkams smaržu vai garšu. Un problēma ar tiem, ka viņus bieži vien nevar izmantot, jo ir nepiemērot laika apstākļus. Pārsvarā viņiem vajag saulainu un kaut cik siltu laiku. Un otra lieta ir Latvijā ir vilna, tiek ražota aitkopji. Un ne viss tiek, diemžēl, pārstrādāt. Līdz ar to uzkrājas vilnas apjoms, ko nav iespējams pārstrādāt, kas vai nu tiek glabāts saimniecībās, vai nu izmantot kā atkritumu, vai kompostēt, vai kaut kas tāds. Bet ir zināms, ka vilnas smarža nepatīk dzīvniekiem, un viens repelents arī balstās uz to, kur sastāvā ir aitu tauki. Un tad vēl arī šobrīd vilni jau izmanto tādu neapstrādātu, bet viņi ir salīdzinoši neērti izmantot, jo viņi bieži vien ir saķepusi. Nav pietiekoši gari tie mati. Jā, un īsti nav piemēroti. Tad līdz ar to mērķis bija izstrādāt produktu, lai padarītu šo vilnu izmantošanai piemērotāku. Un vispirms bija vilnas iegūšana, tad pēc tam viņi sašķiroja, jo mēs secinājām, darbojoties, ka vajag garākus matus, plucināšanu, un tad arī to prototīpu iegūšanu, kas bija izmantojot kāršanas iekārtu, tika veidotas tādas tā kā jostas. Pēc tam sakoja pētījuma platība ierīkošana, kur mēs aizsargājām galotni bērzam, priedēju un ozolam, un stumbrus tikai priedēm. Un izmantojām 3 variantus. Vienu kā neapstrādātu vilnu, kādu šobrīd pārsvarā tiek izmantot. Ja izmanto vilnu, tad to plucināto, kas ir vidus daļa, un te jau tās vilnas jostas. Un ierīkojot platības, mēs fiksējām produktivitāti, kas ir cik ilgā laikā var cik koks aizsargāt. Tad mēs veicām aizsardzību rudenī, un tad pavasarī izvērtējām noturību, cik ļoti tā vilna ir palikusi uz tiem kokiem, kā arī aizsardzības efektivitāte, vai koki ir bojāti vai nav. Tad par rezultātiem, diemžēl, mūsu atlasītajās audzēs bija ļoti maz bojājumu, arī kontrolas kokiem. Principā viss bija veseli. Līdz to mēs pieņēmām lēmumu palielināt, izvēlēties vēl papildus audzes. Un tur pa laimi ir bijuši bojājumi, kā redzam, bildēs, kur ir svaigi bojājumi priedēm, neapstrādātajiem kokiem. Bet šīs audzes vēl nav analizētas, viņas tikai apsakotas, ka ir, jo lielo datu uzskaitu veiksim šī gada pavasarī. Bet pa vilnas noturību, ja galotņa aizsardzībai arī neapstrādāta vilna diezgan labi saglabājas arī pēc tās vienas ziemas sezonas, tad un plucinātā viss. Jā, plucinātā viss sliktāk.
tad stumbram tieši josts uzrādīja tā kā labāk to saglabāšanās spēju noturības ziņā. Un arī plucinātā salīdzinoši sliktāk saglabājas uz kokiem. Un vēl par secinājumiem, ka vilnas jostu pielietošana palielina darba produktivitāti, to bija ērtāk pielietot, un kas arī svarīgi, masas apjoms tiek samazināts, kas ir nepieciešams ienest mežā. Restīvi vieglāk darbiniekam to veikt, jo viņi jau ir tā kā sagatavoti, un viss materiāls, kas tev maisā, ir izmantojams. Bet, piemēram, to neapstrādāto vilnu, liela daļa vilnas tiek vienkārši atstāta nomest turpat mežā, jo viņi vai nu saķepusi vai pārāk īsi, kas nav iespējams izmantot. Un šis pētījums ir veikts šī projekta LAD 16.1 ietvaros. Jā, paldies! Paldies, Kārli. Varbūt ir kādi jautājumi? Jā. Man ir tāds jautājums. Kā jūs nostiprinājāt tām galotnēm to aitu vilnu, ka viņi tā jums tik ilgi turējās? Mēs viņu aptinām riņķī. Un ilgi turējās, ja? Nu, mēs viņu uzlikām tā kā rudenī un apsakošanu veicām. Nu, mēs ik reizi pa mēnesi tā kā apskatoties, bet datus vācām nākamā gada pavasarī. Jā, un pārsvarā viņi bija saglabājusies. Nu jā, paldies. Ir tā, ka pa galotnēm ir, ka tas kociņš aug un aizsargāt augšējā dzimnumu. Un ir skatīts ar citiem aizsardzības līdzekļiem, ka tam dzīvniekam ir diezgan, pārsvarā vienalga, ka ir bijis senāk, viņš tāpatās nokojuši to jauno dzinumu. Tā kā galotnēm, liela iespējamība, ka būs divreiz, katru gadu jāatjauno, jo šobrīd iet projektu 2. gads, un mēs tagad tikai, pavasarī skatīsimies. Bet stumbram mēs arī skatāmies to, jo daļu audzes mēs tā kā uzlikām vienreiz, un tad pagāja tas gads, un tad šoziem uzlikām otrais, un liekot jau varēja redzēt, ka tā vilna vēl aizvien ir palikusi no iepriekšējā gada, un ir cerība, ka uz stumbri vismaz tos 2 gadus, cik mums tas projekts iedis, ka viņi būs noturējusies. Vai ir kaut kāds tas augstums, līdz kuram būtu piemērots priedēm, bērziem? Principā liek no tā, cik var aizsniegt, kas ir augšs, jo grūti redzēt attēlu, bet šī priede ir aptuveni 2 metru kaut ko, un bojājums 1,50 m augstumā aptuveni. Un tad pienoliedz kaut kādu 50 centimetru, ja kokam jau ir izveidojusies tie terciālie sagaudi, tā krevismies, tad viņi arī īsti nav nepieciešami, jo viņš jau vēd to svaigo mizi. Un tas būtu koka vecums, tie 1,53 m, 5 gadu vecums? Jā, sākot 5, 6, 8, jā, mums nāk 6 un 8 gadīgas audzes. Jā. Paldies, man ļoti interesanti bija un sagadījās tieši, ka es pirms 2 dienām vienkārši sarunāju, bez atsaucējums, nezinu, no kurienes tas nāk, bet sarunājoties ar meža fakultātes kolēģiem. Es dzirdēju, ka aitu vilnas izmantošana šāda efektivitāte 1. gadā ir ap 60%, un 2. gadā jau ir tikai 10%. Vai tu vari lūdzu komentēt šo? Tieši mums sanāca, jā, ka 1. gadā liekas, ka tajās audzēs īsti nav tā kā tie dzīvnieki uzturējušies. Bet cik es esmu novērojis, ja tā vilna ir uz tā koka, palikusi, es neesmu tā kā fiksējis tos bojājumus, jo vienu citu pētījumu ietvaros mēs vienkārši likām vilnu, un tur es neesmu redzējis, ka koks būtu aptīts ar vilnu un būtu bojāts vienlaicīgi. Un otrs jautājums pēdējais. Cik mežonieki būtu gatavi maksāt aitkopiem par kilogramu vilnas šādā darbībā? Vienkārši pa vilni grūti pateikt, cik es finansējumu īsti nezinu. Jo tā kā projekta ietvaros mums ir viens darbības partners, kurš mēģina to produktu izveidot, un tad tā ķēdīte būtu, ka ir kāds atvērts projekts, ka kāds uzņēmums, nezinu, kādu vilnas pārstrādes arī rūpnīca, kas ir, vienkārši varētu sagatavot to produktu, un tad meža īpašnieki pirkt to, nevis tā kā vilnu. Jo viena no galvenajām lietām ir tas, ka viņi
Piemēram, tos stumbrus aizsargājot, tas paņem laiku, un ka tieši ka ir tās sagatavotas jostas, ka viens tas ir ātrāk, un otrs, ka jā, ka ir tā kā mazāk, nu tā kā vieglāk ienest. Jo mums pat eksperimentu platībām, kur kaut kādas salīdzinoši nelielas tos gabalus aizsargāja, tāpat tā parastā vilna bija kaut kāda 4-5 kg maisa, nu kas liekas nekas, bet ja tev viņi visu dienu jāstaigā, tad ir atšķirība, vai tev ir tā kā kilogramīgs tas līdzi jānēsā. Jā. Paldies! Kad tas laik, Kārlis man varbūt var precizēt, ka tas pašlaik droši vien ir ļoti atkarīgs no tā operatora un kā tas tiek uzlikts. Un, man liekas, Kārlim arī ir viens no tiem faktoriem ir tieši, ka tu skaties, kādā veidā tu liec uz tās stumbra to vilnu. Un kad tas arī tiks vērtēts. Līdz ar to, cik liela ir tā vilnas noturība, vai tu aptini kārtīgi to vilnu, vai vienkārši tā kā aplicē virsū uz tā stumbra. Droši vien tas arī ļoti ietekmē to noturību. Paldies! Paldies, Kārli, par ļoti interesanto tēmu. Un nākamā tēma ir agromežsaimniecība lopkopības nozarē, un es aicināšu Austru Zuševicu. Klātesošie. Esmu no Latvijas Valsts mežnācijas institūta Silava un no meža ieraudzēšanas un atjaunošanas grupas. Un šodien es jums pastāstīšu vadošās pētnieces Dagnijas Lazniņas sagatavoto ziņojumu par agromežsaimniecību lopkopības nozarē. Un agromežsaimniecība apvieno koku audzēšanu un lauksaimniecību vai lopkopību. Un Eiropā agromežsaimniecības prakse ir sistematizēta un tiek izdalīti 10 dažādi veidi. Tostarp kokāju pļavas, alējveida stādījumi, augļu dārzu noganīšana un arī meža ganības. Un Latvijā visas šīs prakses ir sastopamas, bet tās bieži vien netiek atspoguļotas kopējā lauksaimniecības statistikā, kā arī tās neatbilst Patlana definētajiem kritērijiem, lai saņemtu platību maksājumus par tieši agromežsaimniecību. No platību maksājuma viedokļa tikai dažas agromežsaimniecības formas tiek atbalstītas tieši, piemēram, kokāju pļavas. Šeit ir redzami arī izgriezumi no likumdošanas. Citi elementi, kā piemēram augļu dārzu noganīšana vai ainavā atsevišķi koki, arī tiek vērtēti kā atbalsta tiesīgi, bet tie netiek vērtēti kā agromežsaimniecība. Turklāt Latvijā ir noteikti ierobežojumi, kas ir ne vairāk kā 100 koki vai ne lielākas koku grupas par 500 kvadrātmetriem uz hektāru. Un likumdošana pašlaik atbalsta meža ieaudzēšanu, bet precīzi regulējums par koku un krūmu integrēšanu ganāmajās platībās joprojām ir neskaidrs. Agromežsaimniecība ir iekļauta dažādos politikas dokumentos, piemēram, Nacionālajā klimata un enerģētikas plānā, kas paredz investīcijas koku joslām un ganību grupām. Tomēr atbalsts lielākoties tiek sniegts par bioloģiskajām daudzveidības saglabāšanu un oglekļa piesaisti, bet nevis tieši lopkopības vajadzībām. Un, lai gan pētījumi liecina, ka koki un krūmi uzlabo gan mikroklimatu, gan arī barības kvalitāti ganībās, šo aspektu izpratne un atbalsta mehānismi Latvijā pašlaik vēl ir jātīsta. Šādi īsumā, un varbūt jums kādi jautājumi, uz ko es centīšos atbildēt. Es gribēju pajautāt, kādus dzīvniekus jūs izmantosiet šajā projektā? Noganīšanai. Vai jums būs tāds pētījums par tiem dzīvniekiem, jeb nebūs? Jā, tas pētījums tieši nav šādā aspektā. Tas ir vairāk, mēs vairāk orientējamies tieši uz tiem kokaugiem platībās. Šajā pētījumā mums būs par papeļu, par riņstarpu agromežsaimniecību, kur tiek stādīts papels, un riņstarptās tiek stādīti tauriņzieži. Un šeit tā problēma atkal mūsu tajā platībā ir, ka
par tiem 100 kokiem. Ka tas ierobežojums ir 100 koki, bet it kā, ja mēs pārreikinām, tad mums viņš ir lielāks, tad viņš it kā neierakstās vairāk tajā agromežsaimniecībā. Līdz 100. Kāpēc jūs Papeles izvēlējāties tos kokus? Ar kādu pamatojumu? Šajā pētījumā ir tā vienkārši, ka tas jau ir iepriekš izstrādāts, iepriekš ierīkot platības, atvainojos. Un mēs arī skatāmies, kā optimizēt to kopējo digistātu izmantošanu un tauriņu ziežu izmantošanu. Šāda tipa stādījumā vienkārši tas jau ir iepriekš izveidots, un tad mēs skatāmies uz oglekļa apriti un arī slāpekļu. Paldies! Atvainojiet, man arī radās jautājums, kā tas ir agromežsaimniecība lopkopības nozarē bez lopkopības? Es nesapratu. Tā lopkopība ir tajā, ka jūs viņu vienkārši nav dzīvnieku. Es vienkārši līdz galam nesapratu. Nē, šādā ziņā tas ir saistīts vienkārši ar to digistāta ražošanu, iekļaujot tā ir agromežsaimniecības sistēma, kas sastāv no šajā gadījumā no atraudzīgo kokaugu stādījumu ar rinstapu saimiem, kur ir tauriņzieži, kurā tiek arī izmantots kā papildus mēslojums šis digistāts. Līdz ar to tiek arī skatīta kā veicināt klimata labvēlīgas tās piegādes ķēdes, izmantojot vietējas izcelsmes šo digistātu no vietējas izcelsmes rūpnīcām, lai mazinātu to kopējo oglekļa emisijas visā šajā procesā. Jā, labi, paldies jums! Vai es pareizi sapratu, ka šajā gadījumā lopi nebūs paši tiešie, kas ir šo kūtsmēslu ražotāji ganoties, bet tiks pievesti un kaisīts uz šo rinstarpē starp papelēm, kur tas āboliņš, vai tā bija domāts? Šajā gadījumā, jā. Jā, kad nevis ir tie dzīvie lopi, kas mežā var ganīties, gaļas lielopi, kaut vai aitas, bet šajā gadījumā tas mēslojums tiks nopirkts no lopkopības saimniecības. Vispār ir tā, ka viņš netiks pirkts, viņš vienkārši tiek veidots kā blakus produkts. Un viņš vienkārši, lai optimizētu to visu, viņš tiks izmantots. Es varbūt vienkārši precizēšu, vienkārši šis pētījums ir tikko, šis ir vairāk tāds tā kā literatūras analīze pirms pētījumu. Un šeit ir vairāk, šajā konkrētajā prezentācijā mēs vairāk runājam par vispār to robu likumdošanā, kad šīs platības, daudzas no šīm platībām netiek pieskaitīts pie agromežsaimniecības, bet pēc tam mūsu konkrētais pētījums ir par, ko mēs tehniski darīsim, būs par šo pētījumu atraudzīgā papeļa stādījumā ar šiem rinstapu sējumiem, kas iekļauj beigās arī to digistātu pielietošanu. Paldies. Ko jūs darīsiet ar izaudzētiem tauriņziežiem? Pašlaik ir tā, ka tas pētījums vairāk koncentrējas tieši uz oglekļa piesaisti, tāpēc tiks skatīts vairākos variantos ar un bez šī digistāta mēslojuma, un viņi tiks ķīmiski vienkārši analizēti pašlaik. Tā, labi. Tā ir tāda liela tabula, kur mēs esam salīdzinājuši visās dalībvalstīs PVN. Tā pirmā ailīte aiz tām valsts nosaukumiem ir tā standarta likme. Ja jūs atrastu Latviju, tad, protams, mums ir 21% PVN. Esam salīdzinājuši ar farmaceitiskiem produktiem, ar cilvēku zālēm.
Kā redzam, Latvijā ir 12%, citās valstīs arī, praktiski visās valstīs ir samazinātā likme zālēm. Domājot par cilvēku veselību vai par zāļu pieejamību cilvēkiem, kuriem ir veselības problēmas. Bet, kā jūs redzat, veterināram zālēm īstenībā lielākā daļa valstu nav šie izņēmumi no PVN, jo tur visur ir sarakstīts nav. Te pašā laikā ir valstis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kurās tomēr šī PVN likme veterinārām zālēm ir samazināta. Līdz ar to politika attiecībā uz zālēm ir ļoti dažāda. Bet aptaujājot vetārstus, viņiem tikai jautāts, vai viņi izraksta veterināro zāļu izmantotājiem, vai viņi izraksta arī cilvēku patēriņā lietojamās zāles. Patēriņā ne, bet, principā veselības uzlabošanai. Un tad redziet, ka arī lauksaimniecības dzīvniekiem ir dažādi šķīdumi, kurus 30% principā lieto tos pašus, ko lieto cilvēkiem. Bet, ja mēs skatāmies uz mīļajiem mājdzīvniekiem, kas nav lauksaimniecības dzīvnieki, tad tur jau principā lielākā daļa tādu ļoti pazīstamo zāļu grupu tiek izmantots tās, kuras izmantojam arī mēs cilvēki. Ja? Un līdz ar to, kas tagad iznāk, ka visi mēs, kuriem ir tie mīļdzīvnieki, principā mēs tiem saviem mīļdzīvniekiem lietojam šīs cilvēku zāles, kurām ir tas samazinātais PVN, savukārt tie fermu īpašnieki, kuriem ir lauksaimniecības dzīvnieki, tur tas cilvēku zāļu īpatsvars ir mazāks. Līdz ar to ir tāda nevienlīdzīga attieksme pret tiem lauksaimniekiem ražotājiem, kur izmanto šīs veterinārās zāles. Viņiem viņas ir dārgākas, to mēs arī redzēsim, nekā tiem, kuri varbūt mīļdzīvniekiem izmanto tās zāles, kur ir tas samazinātais PVN. Mēģinājām salīdzināt arī vienā periodā, kādas ir tās attiecīgo zāļu cenas mūsu Baltijas valstīs, cik ir Lietuvā, Igaunijā un Lietuvā tajā pašā brīdī. Kā jūs redzat, tie sarkanie cipari tie, kas ir stipri dārgāki nekā, dārgākā cena iespējamā no visām šīm 3 Baltijas valstīm. Zaļā ir tā, kur ir tā kā lētāka, un zeltainā ir pa vidām. Tad kopējais secinājums par šo Baltijas valstu veterināro zāļu cenām ir tāds, ka, principā, tā kā Igaunijā viņas tā kā ir visdārgākās, salīdzinoši, protams, salīdzinot, ja? Jo viss sliktais jau rodas no salīdzināšanas. Savukārt Latvija tā pa vidām, bet, Lietuva tomēr arī uz tām veterinārām zālēm ir lētāk. Līdz ar to, par to var spriest arī par to potenciālo lauksaimnieku konkurētspēju, ja tās zāles ir tā kā lētākas, ja? Tad, manuprāt, šis ir svarīgs, jo antibiotikas mums jāsamazina pēc zaļā kursa. Tad redzam kopumā, kad šī antibiotika lietojums tā kā iet uz leju un arī tas tirdzniecības apjoms iet uz leju, bet kopumā, ja pusi no veterinārām zālēm īstenībā patērē tie mūsu mīļdzīvnieki, un produktīvie dzīvnieki, lielopi, cūkas, aitas tikai 26% no kopējā veterināro zāļu patēriņa, tad mājputni 10%, pārējie dzīvnieki 10%. Līdz ar to pēc šī rimbuļa īstenībā var saprast, kuras būtu tās attiecīgi vai iedzīvotāji vai dzīvnieku turētāju grupas, kuras gadījumā, ja tas PVN tiks samazināts, kuras uz to lētāko cenu principā būtu tās vinētājs. Ja? Līdz ar to, kā mēs pētījumā redzējām, kopumā tas veterināro zāļu tirdzniecība tiem mīļdzīvniekiem ir tas lielākais apjoms, kurš īstenībā iet strauji uz augšu. Līdz ar to tad tie ieguvēji tie būtu tur visvairāk. Tā kā visi, kas grib izlasīt atskaiti, to var izdarīt universitātes mājaslapā. Bet kas tad būtu, ja to PVN mēģinātu samazināt? Kā jūs ziniet, politiski tas ir ļoti smags jautājums. Ja? Knapi esam noturējuši dārzeņu un augļu ogu cenu, to PVN samazinājumu. Ja samazinātu uz PVN 12%, tik cik ir šiem parastajiem medikamentiem, ko lieto cilvēki, tad kopējā ietekme būtu apmēram 600,000 uz mājsaimniecībām. Ietaupījums tiem, kuriem ir tie mīļdzīvnieki, nevis uz visām, bet tie, kur lieto šīs zāles saviem mīļdzīvniekiem,
Tad, protams, nedaudz būtu uz saimniecībām, kurās ir šie dzīvnieki, kurām samazinātos veterinārās un apsēklošanas izmaksas. Un veterināro zāļu pircēja ietaupījums var būt 0,4, kopumā ap 1,2 miljonu. Tas kopējais ietaupījums pie gadījumā, ja no 21% samazinātu uz 12%, būtu ietaupījums 1,2 miljonu kopumā visām tām grupām, kuras pērk šīs veterinārās zāles. Ja PVN būtu 5%, kas ir vēl nereālāk, iedodiet par izteicienu, tad būtu 2 reizes lielāka šī summa. Bet tas sāpīgākais jautājums vienmēr, ja runā par PVN samazinājumu, ir tas, protams, ka budžets neieņemtu zināmu ieņēmumu daļu. Ja? Un tas ir tas, kāpēc politiski parasti šie jautājumi risinās ļoti smagi. Un tad šīs PVN likmes samazināšanas ietekme būtu tāda, ka, protams, samazinātu vispirms, ja runājam par tiem 12%, tad kopumā valsts budžets pazaudētu 2,8 līdz 2,9 miljonu eiro. Ja? Līdz ar to no vienas puses liekas, ka tas nav nekas, kas ir uz 15, 16 miljārdu lielu budžetu, 3 miljoni, tas principā nebūtu nekas, bet tas iegūms attiecīgo vai mājasaimniecības vai to dzīvnieku zāļu patērētāju un pakalpojumu sniedzēju, tur bija tikai 1,2. Līdz ar to tad es domāju, ka no vienas puses jau it kā tā summa budžetā samazinājums nav maz, bet no otras puses kopumā visa tā summa, ko zaudē budžets, viņa nepārnesās, protams, uz to iedzīvotāju vai lauku saimniecībām. Jā. Kopumā cenas būtu lētākas, ja? Līdz ar to, bet varbūt arī medikamentiem nevajag daudz lētāks, lai nelietu viņus pa daudz. Tā kā tur ir jāizsver tās lietas tīri objektīvi, ja, bet katrā ziņā arī uz saimniecībām, kurām ir tie dzīvnieki, attiecīgi tur tas samazinājums ietaupījums būtu, ir sevišķi apstākļos, ņemot vērā to, ka visi resursi paliek dārgāk, un līdz ar to jau tam lauksaimniekam, kuram ir tie dzīvnieki, un kuram vēl šīs veterinārās izmaksas parasti pieaug, tāpēc, ka zāles dārgas, un tad vēl viņas, cik tur ir efektīvas un cik viņas tur lieto, un tas savukārt atnāk atpakaļ uz mūsu veselību ēdot produktus. Tas ir kā nākošais aspekts, līdz ar to tur tad vajadzētu būt tā ļoti uzmanīgi, ja arī gribētu un, teiksim, palīdzēt vai no tiem suņu kaķu turētājiem vai tiem lielopu cūku un putnu audzētājiem, tad īstenībā to vajadzētu tā izvērtēt. Liels paldies! Principā jautājums jau ir atbildēts, jo es tieši gribēju jautāt, vai mēs nepalielināsim to iespēju izmantot vairāk. Jums tāds jautājums nebija ankete, ja? Ko jūs darīsiet, ja mums liekāk zāles? Īsti nē, jo tas ir ļoti hipotētiski. Jā, bet principā mēs jau no otras puses zinām ļoti paši, ka tā zāļu tomēr izrakstīšana un apgrozījums, tas viss ir ļoti tomēr regulēts. Ja? Un tur tā nevar. Ja visa licenzēšana medikamentiem un visas pārējās lietas, tur tā es nevaru ieiet aptiekā, jebkurā nopirkt zāles, cik es gribu un likt, kur es gribu. Ja? Līdz ar to caur šo te ļoti stingro regulējumu es domāju, ka ir sakārtots tā, ka tomēr tās zāles lieto pārsvarā tik, cik viņas vajag. Ja? Jā, tas ir tā kā jautājums pie likumdevējiem, pie tā piedomāt, varbūt arī piedomāt kaut kāda veida vēl papildus kontrole vēl pie tā, lai nepalielinās uz tā rēķina. Nemitīgi jālieto hormonu preparāti, lai stimulētu atkal šo meklēšanos. Vai tas ir arī ekonomiski izdevīgi? Lūk, katram saimniekam jārēķina, kas viņam ir izdevīgi, vai ne? Un vispār ne tikai saimniekam, vairāk lietot šos bet arī varbūt mūsu veselībai. Jā, protams, atceramies, ka viss no tā dzīvnieka nonāk uz mūsu galda. Ja? Un kaut kāda daļa jau saglabājās, un līdz ar to tur jābūt tādam ļoti lielam līdzsvaram. Un var jau būt, bet tai pašā laikā redzot to citu valstu pieredzi, kad ir valsts, kurās ir šīs PVN likmes samazināt arī veterinārmedicīnas zālēm. Līdz ar to mēs, protams, esam to vairāko valstu skaitā, kuras tā kā pat nedomā tā kā īsti. Ja? Bet acīm redzot, šis pieprasījums no lauksaimniekiem ir nācis. Bet, ja mēs tā godīgi skatāmies, tad vairāk no tā veterināro zāļu cenu samazinājuma iegūtu tie mīļdzīvnieku audzētāji, mēs mājasaimniecības, bet no otras puses jūs redzēt, ka arī viņas patērē visvairāk tās cilvēku zāles, kurām jau ir šis samazinātais PVN. Līdz ar to tur
atkal tas koks ir ar 2 Es eglēm. domāju, ja var atļauties nopirkt ļoti dārgu suni, tad nevajag žēlot arī zālēm naudu. Un tie dārgie suņi jau parasti tie, kas ļoti slimo, vai ne? Lūk. Nu, bet tā kā veterinārie pakalpojumi arī dārgi, tad jābūt lielai mīlestībai uz tiem dzīvniekiem. Jā, man ir tāds jautājums no praktiskās dabas, es to, ka bieži iebraucu saimniecībās un ko dzird no saimniekiem, tad tas ir tāpat kā par elektrību, kad pašas zāles jau nav dārgas, bet, diemžēl, tā tendence, ko mēs esam zemnieki ir novērojuši, var teikt, pēdējos 2 gadus, un tas pat nemaz nesamazināsies un neapturāmi, bet, diemžēl, varbūt tā zāle pati, kas ir dzīvniekam ir jāiešļircē, tā nebūs tik dārgi, kā patiesībā pakalpojums. Šiem licencētiem vetārstiem, es teikšu godīgi, ļoti cenas tiek paceltas. Un tad ir jautājums, kur ir tā sāpe varbūt vairāk tam zemniekam šajā gadījumā droši vien zāļu izmaksas nebūs tik dārgas, cik tas blakus pakalpojums. Katrā ziņā variet paskatīties arī to mūsu atskaiti. Tur mēs esam izanalizējuši, kur tie veterinārie pakalpojumi ir pieejami, cik viņi pieejami. Un, protams, jo mazāka tā pakalpojuma pieejamība, jo pakalpojums ir kāds dārgāks. Ja? Un līdz ar to, ja mums viņu vajag, tad acīm redzot tajās vietās, kur, teiksim, tas lauksaimnieks var algot savu veterinārārstu, tas varbūt ir tā saprātīgāk, ja? Bet tajās vietās, kur tas pakalpojums ļoti dārgs, jo maz to pakalpojumu sniedzēju, ja? Jā, tikai tā tirgus. Jā, papildinot tikai no kolēģiem Dānijā un Somijā arī, kas ir būtu saimniecībās, tad šajos gadījumos dara tā, ka primāri lauksaimnieks, tas, kam ir šie dzīvnieki, viņam ir izglītība un konkrēti uz atsevišķām zālēm, kaut vai pie attārpošanas, ka viņi tiek izglītot, viņi iegūst šo apliecību un šajā gadījumā ietalpot naudu, kad ļauj arī šīs zāles iegādāties pašam, audzētājiem, un viņš var izdarīt šīs manipulācijas, jo šajā gadījumā, es saku, ir tas jānovērtē, kur tā cena, ja pakalpojums sāk palikt dārgāks, kur var samazināt tīri arī audzētāji šādi, pārskatot. Bet Latvijā šajā gadījumā tādā pieeja vēl nav. Vajag ierosināt lauksaimnieku organizācijām, būt aktīvām, ierosināt grozījumus normatīvos aktos, ļoti vienkārši. Jā. Sevišķi tāda pieredze ir labā jau. Jā, tā ir citu valstu pieredze, kurā patiešām tieši, lai samazinātu zemnieki tieši izmaksu, jo es saku, tā pati zāle nav tik dārga, cik beigās iznāk tas pakalpojums ļoti dārgs. Jā, un tā ir mūžīgā diskusija mums ar lauksaimnieku organizācijām, arī universitātē kopumā, kad no vienas puses viņi saka, vetārs nav uz laukiem, neviens nenāk, visi tik ārstē suņus un kaķus pilsētās. Kā jūs redziet, to skaits pieaug, veterināro zāļu apgrozījums pakalpojums pieaug, kas arī jau nemaz nav lēti, bet grūtāk strādāt lauksaimniecības dzīvniekiem. Ja? Līdz ar to, ņemot vērā šo te brīžu situāciju, kad īstenībā izmaksas jau aug daudziem resursiem. Ja? Dažādu iemeslu dēļ, kurus mēs varētu neiztirzāt. Tad līdz ar to jau tiem lauksaimniekiem, manuprāt, jābūt ļoti gudriem, lai viņi saprastu, kurā vietā viņi ko var darīt bišķīt efektīvāk, kur viņi var samazināt izmaksas, ko darīt, ko nedarīt. Diemžēl tā ir tāda ļoti liela izšķiršanās. Un tad, kad mums bija pie mūsu fakultātē viesojās ministrs, mēs prasījām, kā tad, ja tā elektrība tagad ir dārga un degvielai uzlika papildus akcīzi kā to ražošanu vispār nodrošināt. Ja? Tad jautājums un atbildi ļoti vienkārši. Ir jākļūst efektīvākiem, jāpērk jaunas tehnoloģijas, kas visu to patērē mazāk, to, kas ir dārgs. Līdz ar to tā ir vienīgā iespēja attīstīties uz kaut kādām tehnoloģijām, inovācijām un saprast, kā mazināt izmaksas. Jo cenas jau mēs nevaram noteikt, tās nosaka globālais tirgus. Ja? Lielas paldies profesorai par ļoti vērtīgu šobrīd tēmu. Paldies. Un šodien visi runātāji tad arī ir visu izrunāšu un beigušies. Tad liels paldies visiem par uzmanību un interesantām tēmām. Jā, un šodien beidzam.